dalībnieki šeit Neretas kultūras centrā, gan arī skatītāji tiešraidē. Šobrīd no Neretas kultūras centra pieslēdzamies tiešraidē visā pasaulē Sēlijas turisma sezonas noslēgumam šajā 2023. gadā, kad šeit 23. septembrī mēs izvērtējam gan aizvadīto gadu turisma sezonā, gan kopumā Sēlijā, gan arī tieši dalību mājas kafejnīcu dienās. Mani sauc Jānis Dzimtais, un es moderēšu šo te tiešraidu un arī sarunas klātienē, un man palīdzēs arī šī gada projekta vadītāja Santa Šmite. Sveiki! Liels prieks satikties, jā, ne tik daudz tiešraidē, kas ir brīnišķīga iespēja pateikt skaļāk un plašāk, kā jau Jānis minēja par pasaules tiešraidi, ko mēs nebaidamies atkārtot, bet liels prieks ir ieskatīties acīs šeit klātesošajiem mīļajiem saliniekiem, un mums bijis ļoti jaudīgs gads, kas vēl nav beidzies, bet šodien mēs mazliet tā kā apstājamies un mazliet ievelkam elpu un padomājam par to, kas ir bijis un kas vēl būs, tas galvenais par to, kas vēl būs. Šogad ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts republikas piešķirtajiem kultūras ministrijas līdzekļiem mēs īstenojām projektu Kopienu kompetences, stipram sadarbības tīklam, kas ir galvenais instruments, kā noturēt visa gada garumā informatīvo atbalstu gan Sēlijas kopienām, gan arī sadarbības tīklam kā jumta organizācijai. Par to tad, kas darīts projekta ietvaros un kas kopumā šogad ir labs kopienās un kopienas sadarbības tīklā noticis, mēs parunāsim tagad šeit ievadā. Pēc tam aicināsim mājas kafejnīcu dienu koordinātori un Sēlijas salu valdes priekšsēdētāju Dainu Alužāni, kura kopā ar mājas kafejnīcu dienu dalībniekiem, kas tiks aicināti šeit priekšā, pārunās, kā tad veicās šajā te turisma veicināšanas akcijām. Pēc tam mēs mazliet apgūsim to, ko mēs mācījāmies pavasarī ar Eduardu Kaļķi no Jaunjelgavas kultūras centra, kas mums palīdzēs atkārtot, kā publiski uzstāties un kas varētu noderēt daudzos pasākumos, kas nu jau pārsvarā notiks iekštelpās, kā publiski uzstāties. Tātad neliels ieskats no mācībām, kas bija gan klātienē, gan arī tiešsaistē. Pēc tam mums ar aktuālajām līderu projektu iespējām iepazīstinās partnerības kaimiņa koordinātore Inga Krekale. Un noslēgumā nākošā gada vīzijas iezīmēs strateģiskā plānotāja Ieva Jātniece kopā ar kopienu pārstāvjiem. Kopumā Sēlijā šajā gadā ir notikuši ļoti daudz dažādi notikumi, gan vietējā mērogā, gan arī visas vēsturiskās zemes robežās. Un, lai arī skatoties kalendāru, varbūt to notikumu nav nemaz tik daudz, bet tā kā ikdienas ir noticis darbs gan visā sadarbības tīklā, gan arī katrā kopienā individuāli, tad, protams, kopumā visu notikumu ir ārkārtīgi daudz, bet mums ir prieks, ka vienmēr atrodas dzirdīgas ausis un atbalstoši kopienu pārstāvji, kas šajos pasākumos ir iesaistījušies. Un šo Sabiedrības integrācijas fonda projektu Kopienu kompetences stipram sadarbības tīklam mēs iesākām jau janvārī. Projekta ietvaros joprojām visu gada garumā iznāk informatīvais izdevums Sēlijas salu ziņas, kas vēsta tieši par to, kas notiek mazajās lauku kopienās, mazpilsētās, biedrībās šeit, Sēlijā. Un ceram arī, ka šis izdevums varēs iznākt nākošajā gadā, bet par to tad mēs zināsim pēc projektu rezultātiem. Bet šobrīd līdz pat decembrim tātad turpinās iznākt ikmēneša izdevums, ko varat lasīt elektroniskā veidā. Sēlijas kopienu dienas Salienā 18. februārī bija tas mirklis, kad mēs aicinājām rietumu un vidienas kopienas aizbraukt paraudzīties, kā tad dzīvo pašos Sēlijas austrumos, Salienas pagastā, kas bija mazākumtautību projekta ietvaros, un šī bija lieliska iespēja tiešām iepazīties ar tām Sēlijas kopienām, kas varbūt ikdienā mazāk tiek satiktas, kas varbūt ikdienā sazinās citā valodā, bet visnotaļ labprāt iesaistās kopienas sadarbības tīklā. Un jau pirms tam iepriekšējā gadā novembrī Austrum kopienas brauca ciemos uz Sēlijas vidienu uz Skaldabruņu.
Bet viens no ļoti gaidītiem gada notikumiem bija 3. un 5. martā, kad ar Sēlijas kopienu pārstāvjiem Skrudalienas pagastā tikāmies klātienes mācībās, un paralēli tam jau no janvāra līdz aprīlim tiešsaistē notika mācības kopienu kompetences, no kurām piedalījās arī daudz, kas šobrīd atrodas šeit klātienē Neretas kultūras centrā. Un došu vārdu Santai Šmitai, projekta vadītājai, pastāstīt, ko tad mēs darījām Ilgu muižā, ko mēs darījām tiešsaistē un kāda nozīme bija šīm te apmācībām, ko tās ir devušas vietējām kopienām. Jā, paldies, Jāni, par ieskatu. Jā, kad veidojām šo te projektu pieteikumu, paši domājām un skatījāmies, kā strādā salinieki, ko labu mēs varētu ar projektu paveikt. Un tas mērķis bija veicināt, attīstīt šīs kompetences, tāds sarežģīts vārds, bet tas ir par to, ko mēs ikdienā darām, bet tad iedot kaut kādus impulsus un tādas nianses, paskatīties varbūt no malas. Un tad mums bija vairākas tēmas, mēs bijām 5 lektori un apskatījām ļoti dažādu šo te kopienu turismu, šo te kopienu sadarbības Sēlijas salu darbu no tādas NVO puses. Liekas, ikdienā mēs tiešām esam ļoti daudz biedrību pārstāvi. Īstenībā jau ne visi ir biedrībās, ir ļoti daudz arī tādas iniciatīvas, un tad mazliet ieskicēt par to, ko var iedot, ja ir reģistrēta šī organizācija, ko var iedot kaut kādas reģistrētās, šīs juridiskās formas, un arī attiecīgi, otrā lieta bija šie pilsoniski līdzdalīgie pasākumi. Tā vairāk skatoties uz gadā, es teiktu, lielāko notikumu, kas ir Sēlijā, visam kopienu sadarbības tīklam, tās bija māju kafejnīcas dienas, un tad mēs skatījāmies no dažādiem aspektiem, kā mēs varam strādāt katrs atsevišķi ļoti kvalitatīvi, un kā mēs varam dot šo te pienesumu visam sadarbības tīklam. Un tad nākamā lieta bija digitālā etiķete, tā tas tika nosaukts, bet īstenībā tas, kāda mēs izskatāmies un ko mēs darām digitālajā vidē, līdz ar to tad daudz atziņu, bet vēl daudz darba, ko darīt, jo tā ir mūsu ikdiena, būt arī tur otrpus ekrānam. Ļoti daudz mēs domājam un strādājam ar šīm tā arī grafiskajām lietām. Grafiskais dizains ir ikdienas sastāvdaļa. Arī to apguvām, un vēl būtiski instrumenti ikvienam kopienu sadarbības tīkla dalībniekam un kopienu turismu dalībniekam ir publiskā runa un lietišķie raksti. Un mums bija brīnišķīgi 2 lektori, kas parādīja lietas, iemācīja, un tad izvērtējām un sapratām, ko tad vēl varētu turpmāk darīt. Un tad viena sadaļa bija šīs Zoom apmācības, kas bija tiešsaistē, kas bija pietiekami liels izaicinājums mums, nedigitāliem cilvēkiem, jo mums patīk strādāt klātienē, kad mēs varam ieskatīties acīs un paspiest roku, bet izdevās godam, un ir liels priekšrocības šīm apmācībām tiešsaistē, tas mums izdevās, bet mēs bijām ļoti priecīgi satikties Skrudalienas pagastā Ilgu muižā uz 2,5 diennaktīm, burtiski ieslēgti ziemas puteņu ieputināti šajā te mājīgajā vietā, kur patiesi notika intensīvs darbs, un arī tīklošanās, un ļoti daudzi ideju. Mēs sagatavojām idejas Sēlijas kultūras programmai, kas bija tikai vīzijās, un daļa no tām, neliela daļa gan tika realizēta, liela daļa palika kā mājas darbs nākamajai kultūras programmas gadam. Tā kā mēs noteikti esam ļoti iemīlējuši šīs te nometnes, un tad visādiem veidiem domājam, kā piesaistīt finansējumu, jo skaidrs, ka viss prasa finansējumu. Ir ļoti daudz brīvprātīgā darba, ko mēs katrs kopienas sadarbības tīklā darām, bet nepieciešama arī nauda. Ar to mēs šobrīd nodarbojamies šajā cēlienā, kad beidzas aktīvā darbība turismā un arī aktīvā darbība tajā projektu vadībā, tad ir jāraksta nākamie projekti. Turiet īkšķus, un mēs noteikti gaidīsim arī no jums kaut kādas idejas un ierosinājumus, kā mums to visu izdarīt vēl efektīvāk nākamajā gadā. Kopiena kompetences tiešsaistes apmācību cikls, kas norisinājās 4 mēnešus, notika tiešsaistē, un kā Santa jau minēja,
kopienas sadarbības tīklam šādi digitāli risinājumi ir gan liels izaicinājums, jo ikdienā mēs tiešām labprātāk esam šeit klātienē, bet tā kā Sēlija ir policentrisks reģions un salīdzinoši tālu dzīvojam cits no cita un dažādās Sēlijas vietās, bet labprāt satiekamies kaut virtuāli, tad šī bija tā iespēja, ko mēs tomēr izmantojām un pārvarējām savu varbūt dažkārt nemākulību, bet mācījāmies kopā un satikāmies vakaros, un tā bija iespēja ne tikai kaut ko jaunu iemācīties, bet arī ik pēc laiciņiem atcerēties, ka kādā citā Sēlijas salā ir kāds, kurš domā līdzīgi, kāds, kurš arī vēlas iemācīties kaut ko jaunu vai varbūt kaut ko nezina to pašu, ko es. Un ir patiesi prieks redzēt šobrīd gan sociālajā vidē, gan arī dažādos mēdījos, ka mācību rezultāti ir acīm redzami. No kopienām sāk parādīties preses relīzes, kas līdz šim nebija. Parādās ļoti kvalitatīvi grafiskie materiāli un arī mājas kafejnīcu dienu pieteikumi, par kuriem pēc brīža runāsim, tika sagatavoti daudz kvalitatīvāk. Bet pirmo reizi šajā klātienes apmācību norisē, kas notika Ilgumuižā, Skrudlienas pagastā, piedalījās arī, varētu teikt, jauna kopiena, tie ir Sīmaņi, un šobrīd es palūkšu Ilonu Veidi mazliet atnākt pie mums ciemos. Viņi kā zemnieku saimniecība un uzņēmēji nav varbūt gluži klasiskā izpratnē lauku kopiena un nav arī biedrība, bet tomēr ir iesaistījušies kaut kādā mērā kopienas sadarbības tīklā. Sakiet, kā jums ir izvērties šis piedzīvojums un vai Sīmaņi šobrīd jūtas kā sala? Labdien! Grūti pateikt, es īstenībā esmu jau kādu laiku atpakaļ domājis, kad mēs varbūt arī varētu būt sala. Bet, tā kā varbūt vajag piesaistīt tai salai vēl dalībniekus. Kaut kā tā. Un šis te māju kafejnīcu, tas viss projekts, kas jau, mēs piedalījāmies 3. gadu, tas mums ir tiešām ļoti labi aizgājis. Arī 1. gadā jau bija ļoti, bijām sajūsmināti, kad ir tik daudz cilvēku, tad mēs, kļūstam arvien atpazīstamāki un kaut kā tā. Ļoti pašiem patīk tas pasākums un piedalāmies visa ģimene, bērni un pat jau tagad mazbērni. Un bērniem otras pusītes, un visiem ļoti patīk, un cilvēkiem arī, kas brauc, protams, kad brauc tie paši, kas varbūt pagājušo gadu bija, bet ir arī jauni cilvēki, kas ierodās pirmoreiz mūsu sētā, un visus mēs tā kā gaidam, un lai arī cilvēku ļoti daudz un piesakās vairāk uz to vakara pasākumu, jo acīm redzot, gribās to kaut kādu kulmināciju varbūt tiem svētkiem. Neatsakam nevienam laipni lūgti sētā un kaut kā tā. Un vēl viens vaicājums Ilonai, pirms laiž atpakaļ zālē klātienē. Mazliet provocējoši pārspīlēšu, bet tomēr jūs esat uzņēmēji, dzīvojat viensētā, tuvu lielai pilsētā Jēkabpilī, Salas pagastā. Jūs varbūt neesat gluži attāla lauku kopiena. Kādas jums bija sajūtas iejusties šajā te pūlī, kas bija klātienē apmācībās Ilgumuižā, kur tomēr bija pārsvarā kopienu cilvēki no tāliem laukiem vai no nevalstiskajām organizācijām? Ilgumuižā tas pasākums sākumā likās tāds savāds, un mēs bijām pārsteigti, ka mēs tur vispār tikām uzaicināti. Paldies Sēlijas salām, kad mēs atradām viens otru, un tur, es varu aicināt nākamajā gadā, ja arī tāds pasākums notiek, tad varu aicināt visus turieni, jo tur bija tiešām ļoti jauki. Un iejutāmies mēs, ļoti labi. Un, protams, varbūt, gribētos tā kā varbūt vairāk, lai, pat
kad varbūt nākotnē ir tā kā varbūt jātaisa tā kopiena lielāka tieši tais Sīmaņos, lai, tā kā, lai būtu tā kā varbūt vairāk pieredzes no citiem cilvēkiem, lai, tā kā, šobrīd jūtamies tā kā vieni paši, jo mēs tiešām esam tajā tā kā vieni paši, bet paldies Elijas salām, kad viņi mūs atbalsta, kad viņi ir klāt un kaut kā tā. Paldies! Tā bija Ilona Veide no Salas pagasta zemnieku saimniecības Sīmaņa. Un Sīmaņa ir pierādījums, ka sala un katras pasaules centrs var būt arī viensēta, var būt viena zemnieku saimniecība. Tam nav jābūt ne lielai pilsētai, ne arī ciemam, kur varbūt sadodas rokās 10 cilvēki. Un varbūt nākotnē kopienas centrs izveidosies tieši ap Sīmaņu saimniecību. Bet ieskatīsimies tālāk, kas vēl notika šajā turisma sezonā. Un 12. maijā Bebrenē un arī tiešraidē visā pasaulē notika Sēlijas turisma konference, ko Sēlijas salas jau 2. gadu rīko pilnīgi brīvprātīgi ar tehnisko atbalstu no pašvaldībām, bet visu pārējo organizatorisko un saturisko darbu veicot brīvprātīgi. Sēlijas salas nav turisma asociācija, kā dažkārt varētu kādam šķist, bet turisms ir viens no instrumentiem, kā aktivizēt kopienas, kā iesaistīt lauku iedzīvotājus un arī palīdzēt viņiem atrast veidus, kā ekonomiski sevi atbalstīt un arī, protams, palielīties un pastāstīt par sevi. Tādēļ turisms vienmēr kopienas sadarbības tīklā ir klātesošs, un turisma konference ir viena no iespējām, kā skaļāk pateikt, ka Sēlijā ir turisms, ir kur braukt, tikai, kā jau daudzi no klātesošiem šeit turisma pakalpojumu sniedzējiem zina, Sēlijā durvis atveras tad, ja jūs zināt pareizo numuru, kam zvanīt. Bet, ja jūs atverat turisma bukletu, iespējams, tur nekā nebūs. Bet tas nenozīmē, ka Sēlijā nekā nav. Un savukārt nākamajā dienā, 13. maijā, notika 4. Sēlijas turisma tirgus ar lielu Bebrenes pagastu un Augstdaugavas novada pašvaldības atbalstu. Grandios pasākums, kurā tad bija iespēja atkal klātienē satikties gan turisma pakalpojumu sniedzējiem, gan arī kopienām. Kā tev veicās turisma tirgu un ko tu satiki? Kā man veicās, es vadīju projektu, jo tas bija šī Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts klātienes projekts, kas tika nosaukt kontaktbiržā, kad mēs pēc šiem Zoom apmācībām un pēc nometnes iznācām dienas gaismā un parādīt paši sev un arī pārējiem, cik daudz un ko mēs esam apguvuši un ko vēl vajadzētu, jo kad ir šie turisma tirgi, tad tu atnāc, tad viens ir tavs telts iekārtojums, par ko arī tika runāt šajās apmācībās, pilsoniski līdzdalība pasākumu, kā strādāt ar krāsu, ar gaismu un materiāliem un tā. Tām ir būtiski nozīme, kā tu pats izskaties, cik tu esi atvērts, kādas ir tavas emocijas, un tas spēlē lielu būtisku lomu. Kāda ir tava produkcija, kas ir tavs pakalpojums vai ko tieši tu rādi, vai tas ir kopienas čemodāns, kur ir atvests informācija, bukleta vai kādas lietas, kas ilustrē to kopienu, vai tas ir tiešām kaut kāds pārdodams pakalpojums. Un tas ir grafiskais materiāls, kāds tiek noformēts jūsu vēstījums. Jā, to visu mēs varējām redzēt. Klātienē Bebrenē satiku lielu daļu mācību dalībniekus, lielu daļu salinieku. Satiku tos, kas nepiedalījās mācībās, un visi bijām brīnišķīgi un skaisti. Bet liela nozīme bija tam, lai izveidotos šāds dinamisks un liels pasākums, ka iesaistās visi, kas var un kuriem ir resursi. Šajā gadījumā tā bija tiešām pašvaldības, būtiskas pašvaldības ieguldījums dažāda veida, gan cilvēku resursi, gan finanšu ieguldījums un arī vietējā pārvalde, kas ir tiešām tie cilvēki uz vietas, kas strādā, bet tie arī ir pašvaldības plus kopienas cilvēki, un tad nākam mēs kā lielais kopienas sadarbības tīkls ar savām lietām, un tad var sanākt šāda te brīnišķīga kontaktbirža un turisma tirgus atklāšana Bebrenē.
Ļoti ceram un jau domājam, ka arī nākošais gads notiks Sēlijas turisma tirgus un esam uzrunājuši kādu no kopienām Sēlijas rietumos, Aizkrauklas novadā, kur iespējams varētu šis tirgus notikt, par ko tad arī droši vien drīzumā zināsim precīzāk. Bet tālāk 22. jūnijā ar Sēlijas kopienām un sadarbības tīkla dalībniekiem tikāmies Sēlpils Sprīdīšos, arī vienā no mūsu atbalsta vietām, kur tad neformālā gaisotnē runājam, kas noticis labs pavasarī un kas gaidāms vasarā, un arī priecājāmies par šogad uzsākto pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē speciālo kultūras programmu, kas mērķēta Sēlijas vēsturiskajai zemei. Sēlijas kultūras programma, kas joprojām ir spēkā darbībām šogad līdz 15. decembrim, ir programmas īstenošanas termiņš, un visā Sēlijā patiešām ir ļoti daudz gan vietēja mēroga kopiena pasākumi, gan arī augstas kvalitātes kultūras notikumi, un īpaši prieks par Neretu, kur atrodamies šeit šobrīd tiešraidē, kā Neretā patiešām tie bija augstākās klases pasākumi, kas Luterāņu baznīcā notika, profesionālās mākslas, ērģeļu mūzikas koncerti, kurus pulcēja ļoti lielu klausītāju skaitu, un prieks, ka šos koncerts varēja īstenot ar Sēlijas kultūras programmas atbalstu. Bet programma tātad turpinās, un vēl arī šajā rudenī notiks vairāk pasākumi. Šodien, kamēr mēs esam šeit Neretā, notiek Ražas svētki Ancenē, Asaras pagastā ar Sēlijas kultūras programmas atbalstu, un nākošu nedēļu, 29. septembrī, Ražas svētki notiks arī Vecsalienas muižā. 7. jūlijā dziesmu un deju svētkos pirmo reizi Sēlijas vēsturiskā zeme tika pārstāvēta ar vēsturisko zemju telti, kurā piedalījās arī vairāki Sēlijas kopienu pārstāvi, kas atbalstīja šo dalību un brauca reklamēt gan savu kopienu, gan arī Sēliju. Par mums uzzināja gan rīdzinieki, gan dziesmu svētku viesi. Tāpat, protams, kopienās notika visas sezonas garumā daudz dažādi turisma notikumi, par kuriem varbūt dzirdēsim no pašiem kopienu dalībniekiem. Un 9. un 10. septembrī tikko, tātad pirms mirkļa, Sēlijas salās notika mājas kafejnīcu dienas, kurām bija pieteikušās 28 mājas kafejnīcas, lielākais pieteikumu skaits no visiem galamērķiem, kādi Latvijā bija. Šajā brīdī es saku paldies projektu vadītājai Santai Šmitei, kas tātad iepazīstināja ar kopienu kompetencēm stipram sadarbības tīklam, Sabiedrības integrācijas fonda īstenoto projektu, bet šobrīd uz tiešraidi turpināt sarunu aicinu Sēlijas salu valdes priekšsēdētāju un mājas kafejnīcu dienu koordinātāri Dainu Alužāni. Labdien, Daina! Sveiks, Jāni! Sveiki, salinieki! Priecājos jūs visus redzēt, priecājos, ka palikāt pēc šī svinīgā Sēlijas karoga pacelšanas brīža. Priecājos, ka baudam šodien Ligitas un Ligitas komandas gardo maltīti. Ja reiz runājam par mājas kafejnīcu dienām, tad pilnīgi noteikti šeit top mājas kafejnīcu piedāvājums Neretā. Vai ne? Un šeit es sarunai aicinu pievienoties tos, kas piedalījās un īstenojas savā salā mājas kafejnīcu, un pirmais no dalībniekiem, ko mēs aicinām šeit klātienē, ir Kalkūnu kopienas pārstāve Svetlana Smirnova no kultūra vietas Augustplats. Aicinām jaunu dalībnieku mājas kafejnīcas dienās Lāsma Mežsētu, kas Kalna pagastā atvēra pirmo reizi savu mājas kafejnīcu te Vāvere, un būs iespēja dzirdēt, kā tas ir pirmo reizi saņemties uz kaut ko tādu vietā, kas ir, es drīkstu teikt, meža vidū, kur nav apkārt ciems un liela turisma objekti, ko apmeklēt apmeklētājiem, bet cerams arī tur bija cilvēki. Tāpat aicinām arī mājas kafejnīcas dienu dalībnieku no Salas pagasta Jāni Veidi, kas tātad zemnieku saimniecībā Sīmaņa atvēra mājas kafejnīcu, kura, es atļaušos teikt, tā kā Sēlijas salu komanda bija arī klātienē pārpildīta, brīvgaldiņu nebija. Un kā 4. dalībnieku mēs aicinām Lidiju Ozoliņu, kas Pilskalnas pagasta Gritskalas krogā arī jau 3. gadu atver savu mājas kafejnīcu, un šī kafejnīca darbojās veselas 2 dienas.
Tālāk dodu vārdu Dainai, mājas kafejnīcas dienu koordinātorai. Laikam labākie šodien ir šeit, vai visi 28 pilnīgi noteikti bija labākie. Tas lielais rezumē par mājas kafejnīcu dienām visiem tiešām liels paldies. Tiem, kas saņēmās, tiem, kas izturēja līdz galam, jo bija mums arī tādi, kas pusceļā tomēr nokrita. Šogad bija 28 mājas kafejnīcas, no pat Kaplavas līdz Jaunjelgavai, līdz Ērberģei. Pilnīgi visa Sēlijas teritorija. Tas bija kaut kas brīnišķīgs, un es ceru, ka nākošgad būs tikpat brīnišķīgi. Kopā mums pēc tiem datiem, ko man cilvēki ir atsūtījuši, mājas kafejnīcā šogad mums ir pārēduši pie 2700 cilvēku. Nu, laikam diezgan labs rezultāts. Šajās 2 dienās cauri Sēlijai braucot, mēs ar Jāni kopā un Santu devāmies uz 3 kafejnīcām, un braucot pa Sēliju bija tāda sajūta, ka visa Sēlija kustās, ka visi ceļi kūp, visi putekļi ir gaisā, cilvēki brauc, pārvietojas, visi smaidīgi, izskatās šurp braucot badīgi, atpakaļ jau daudz traknākiem vaigiem, tā ka mēs bijām savu darbu labi padarījuši. Forši, un tiešām forši un iepriecinoši ir tas, ka daudzi no dalībniekiem piedalās 3. reizi. Arī forši ir tas, ka nāk jauni klāt. Ceru, ka nākošgad šī tendence turpināsies. Vēl man ļoti iepriecināja tas, ka varēja just mācību, šo neklātienes mācību rezultātu, jo pieteikumi šīs dalībnieka anketas bija sagatavotas daudz kvalitatīvāk nekā iepriekšējos gadus. Mēs bijām sapratuši to, cik svarīgi ir labi kvalitatīvi materiāli jau iesūtīt, lai pēc tam pašiem nav kauns skatīties uz to, kādi mēs izskatāmies publiskajā vidē pirms mājas kafejnīcu notikšanas. Nu, tāds tas lielais rezumē. Vēl es gribu pateikt lielu paldies arī vienam no šī gada pirmīšiem, tas ir Vairai Lēniecei, kas jau gandrīz, var teikt, izkritusi jau no Sēlijas robežas, jo pašā stūrītī, pat Birzgales pagastā pie Jaunjelgavas, kas savā Facebook lapā ir nopublicējusi viņas galvenās atziņas. Tiešām, Vaira, ja tu mūs redzi, paldies tev liels, gribētos nākošgad redzēt šādas atziņas droši vien no vairākiem mājas kafejnīcu dalībniekiem publiskajā vidē. Tikai nerakstiet neko sliktu, rakstiet labu. Jāni? Jā, es domāju, ka ir mazliet vērts ieskatīties šajās te atziņās, jo tās tiešām ir rakstījis cilvēks, kas pirmo reizi piedalījās mājas kafejnīcas dienās, zināmā mērā ļāvās avantūrai, kurai pakļāva visu savu ģimeni, bet pirms mēs šīs atziņas lasīsim, lai tomēr būtu skatītājiem konteksts, cik ļoti viņas varētu noderēt, mēs pavaicāsim tagad tepat Lāsmai, kā tad ir piedalīties pirmo reizi un vai kāds pie jums atbrauca? Piedalīties pirmo reizi traki. Patiesībā tas stāsts radās pagājuši gadu, šī gada sākumā bija Jēkabpils novada turisma konference vai apmācības, kur es satikos ar Sīmaņa saimnieku, kurš iedvesmoja, tev jāmēģina, jādara, citādākā varbūt kontekstā, bet, un pēc tam izlasīju sociālajos tīklos, ka nāk šīs māju kafejnīcu dienas, un tad saliekās, ka tev ir tā vāveru kolekcija, ir, kā tu teici, meža ielokā īpašums, un kāpēc gan nē? Un pēc tam, un ik pa viļņiem nāk, bet es esmu pateikusi, jā, nu labi, un ir jāturpina, jā, nu, kaut kā tā. Viegli nebija. Paldies Lāsmai. Tagad jautāšu Lidijai no Kritsgalas, no Pilskalnes pagasta. Lidija jau ir rūdīts pasākuma rīkotājs, bet, un, protams, mēs zinām, ka pasaules centrs ir Pilskalnē, bet tomēr tas ir grants ceļš, tas ir tālu no lielām pilsētām. Kā ir rīkot šādā vietā un cik pie jums atbrauc?
Katrā ziņā rīkot ir liela atbildība, liela avantūra, uzņemšanās, un nekad tu nezini, kas var gadīties, jābūt gatavam arī B un C variantiem. Bet tā ir milzīga iespēja iepazīstināt ar to vietu, kur tu esi, kur tu darbojies, gan vietējo kopienu, gan apvienības iedzīvotājus, gan arī novada Latvijas un pat pasaules cilvēkus. Jo vasarās brauc atvaļinājumos ļoti daudzi uz savu dzimto māju Latvijā arī no ārzemēs strādājošajiem. Pirmais gads mums bija, jāsaka tā, negaidīti apmeklēts. Nezinu, piereģistrējās vairāk kā 150 dalībnieki, bet tikpat daudz apmēram izgāja cauri krogam nereģistrēti. Izēra zupas kārtlu stundas laikā, nepilnas stundas laikā. Tad mēs turpinājām smērēt sviestmaizes, jo jūs neesat pieteikušies. Tad mēs varam dot to, kas mums ir. Tad kaimiņu leduskapjus iztīrījām un tad braucām uz Neretu iepirkt produktus. Vienkārši ūdens sākā nebeidzās, tēja, kafija ir, nu tad kaut ko iedot klāt, ļoti varējām. Bet vieta fascinēja, un mēs jau ne tikai dodam, kas saka, cienestu, ne tikai barojam, arī kultūras programma mums ir klāt. Un līdz ar to, tad tas tāda aizpildītas tās dienas ir vēl. Pagājušajā gadā bija mazāk apmeklētāju, šogad atkal drusku vairāk. Nu tā, kopumā. Vēl īsts vaicājums. Sēļi jau ir pieraduši, bet vai apmeklētāji ir saprotoši brīdī, kad pankūku panna ir tukša un tiek vienkārši meklētas sviestmaizes? Jā, ļoti saprotoši. Un ir bijis arī gadījums, kad gaida, kamēr uzcepam jaunas, kamēr sārīvē kartupeļus vai iemaisa pankūku mīklu, rauga mīklu. Ļoti saprotoši. Un vienmēr jau arī toleranti saka, nu jā, nu mēs jau nepieteicamies, mēs jūs saprotam, ka tikai kaut kas ir. Paldies, tā bija Lidija Ozoliņa no Grītsgalas kroga, kur notika mājas kafejnīcu dienas. Bet mājas kafejnīcu dienas notiek arī Sēlijas austrumos. Kalkūnos ir kultūra vieta Augustplats, kas ir pazīstama ar lielu saldu gardumu skursteņkūkām, kur ikdienā tiek pasniegts kaut kādā ziņā ēdiens, tā kā ēdināšanas pieredze zināmā mērā ir. Kā ir ar pieredzi tieši šādās mājas kafejnīcu dienās? Nu jā, pieredze jau ir, bet mājas kafejnīcu dienās tā ir, ka mēs nevaram tā īsti pateikt, cik cilvēku būs. Un tu katru reizi esi tāds surprise. Jā, šogad bija ļoti daudz cilvēku. Mēs atceramies, ka pēc hronikām, ka Kalkūnos tieši pie upes bija vikingu piestatne, tātad pie mums bija vikingi un, protams, ļoti daudz cilvēku brauca tieši skatīties uz viņiem. Un bija ļoti daudz bērnu, un mēs spēlējām ārā spēles. Tātad bija ļoti tādi mājīgi, mierīgi, neskatoties uz vikingiem. Un apmeklētāju bija ļoti daudz tiešām šogad arī. Bet es tā domāju, ka mēs jau mūsu to pieredzi jau apkopojam. Nebija tik šausmīgi, ka, piemēram, pirmajā gadā. Jā. Stāvot Kalkūnu kalnā var redzēt jau Daugavpils pilsētu, bet kāda ir iesaiste tavā mājas kafejnīcā no vietējās Kalkūnu kopienas? Man vēl bija divas saimnieces tieši no Kalkūnes, jā, tad viņi baroja, bet pie manis man ļoti liels gods, ka brauca tieši pagaršot šīs skursteņkūkas, viņi brauca tieši pie manis. Tad ēdam un mums bija tā kopienas darbs tieši. Paldies, ar savu pieredzi dalījās Svetlana Smirnova no Kalkūnu pagasta Augustplats, bet zināmā mērā profesionāļi ēdināšanas jomā ir zemnieku saimniecības īmaņi. Kā jums veicās mājas kafejnīcu dienās un kas bija tie dalībnieki, kas pie jums ēda un vai viņi bija pieteikušies? Mums veicās labi.
Māju kafejnīcas dienās mēs piedalāmies jau 3. gadu. Katrs gads mums paliek arvien kvalitatīvāks mūsu paša izpratnē. Tie viesi, kas mums bija, viņi bija plānoti un principā personīgi aicināti. Un tas ir viens no tādiem galvenajiem faktoriem mūsu tādā saprašanā, kad, lai mēs varētu saplānot visu to dienu, visu to darbību, cik mums cilvēku būs, lai no tā, ka mums tur, mēs gaidām arī, ka mums kāds atbrauks autobus, tāpat garām iebrauks, tas arī sagādā prieku, bet tie visi viesi, mēs katram bijām sūtījuši ziņas WhatsAppā, Facebookā, visur kur, un personīgi katru bijām uzrunājuši. Un tie 70 pāri cilvēki vakarā, mēs viņus visus personīgi pazinām. Tātad iespējīgi pieredze Sīmeņos, bet tagad došu vārdu atkal Dainai Alužānai, kura tad var komentēt, ko tad secināja Vaira Lejniece Biržgalas pagasta Lakstīgalās, kur notika mājas kafejnīcas Vinila sēta. Kādi ir secinājumi tiem, kas piedalās pirmo reizi un met šajā avantūrā? Jā, Vaira ir atzīmējusi to, kas noteikti noderētu potenciālajiem dalībniekiem, tiem, kas nākošgad pievienosies 1. gadu, jo tie, kas jau būs 2. gadu, jau zinās diezgan daudz. Tāpat kā Sveta teica, mēs jau zinājām, uz ko ejam, kur var nobrukt kaut kas. Tad Vaira ir teikusi tādas lietas. Gatavo vienkārši un to, kas nav ilgi jāgaida. Pirmo reizi noteikti tas tā ir. Tādiem profesionāļiem, kā ir Sīmaņi, iespējams jau ir mazliet savādāk. Klients grib redzēt, ko ēdīs, un demokrātiskas cenas. Tā ka domājam arī par tām bildēm, ko mēs sūtam pirms māju kafejnīcas dienām. Ūdens ar citronu piparmētru lauku sēta bija vienkārši bez maksas. Cilvēkiem ir jādod iespēju padzerties, cilvēkiem ir jādod iespēju pastaigāt. Ja ir iespēja, lieto normālos traukus, nevienreiz lietojamos. Tos ir ērtāk lietot, bet jābūt kādam, kurš tos mazgā. Man bija izcils palīgs Paula. Paldies Paulai no visiem, kas apmeklēja Vinila sētas kafejnīcu. Jā, trauki ir ļoti būtiski. Tiešām cenšamies neizmantot plastikāta papīra traukus. Ja gatavošu plācmeizi vai ķiploku grauzdiņus nākošo reizi, paredzēšu, ka tos kāds gribēs nopirkt arī līdzi. Klientiem ļoti patika, ka nav jāpiesakās iepriekš un garāks darba laiks. Mums bija no 11. līdz 18. Pēdējā apmeklētāja ieradās svētdien 17:50. Jā, klientiem patīk ēst vakariņas. Šajās dienās klientiem tiešām interesantas ir vakariņas. Painformē, kuras māju kafejnīcas vēl ir tūmā. Painformē gan. Skaidrs norādes pie ceļa, stāvlaukumā, toaletēm un ēdienkarte redzamā vietā cenas. Norādes pie lielajiem ceļiem ir svarīgi, un tā ir tiešām pagaidām vēl mūsu katra atbildība. Neliela informācija nākot no stāvlaukuma par mājas vēsturi un mājdzīvniekiem padara vietu pazīstamāku. Visiem mums patīk ciemoties tur, kur mēs kaut ko jau mazliet zinām. Smaidīt un būt laipniem visu laiku. Pat ja kājas drusku nokusušas, ērti apavi obligāti. Velkam vīzes. Ja, mīļie, velkam vīzes pastaliņas un dipinam. Noderēja visi mājas galdi, krēsli, galdauti un kafijas nospiedēja krūzes. Trauku tā tad vajag daudz. Zupu vārīju agri no rīta un lēju termokatlos. Arī tā var. Pārliecinies, vai mājas elektriskā plīts un pieslēgums izturēs lielo šmorēšanu. Man viena no plītīm pieteica streiku. Beidzās kafejnīca, plīts atkal ir ierindā. Streiks paliek streiks. Cilvēkiem patīk, ja var kaut ko nopirkt. Vinila sētā bija iespēja iegādāties skaņu plates, kas tomēr ir specifisks produkts. Bet par ziedojumiem, kuru apmēru katrs izvēlējās pats, bija lietderīgo krāmu galds. Un Ukrainas zemesardzei saziedoja vairāk kā 120 eiro. Cilvēkiem tiešām patīk, ja var kaut ko nopirkt. Vienmēr, ja var paņemt kaut ko līdzi. Kafiju un tēju pasniedzot krūzītes izvēlējās pats klients. Tā teikt, kāds noskaņojums, tāda tasīte. Varbūt tas tiešām ir jāliek aiz auss. Mums bija gids, kurš pastāstīja par māju un kopā aizstaigāja teritoriju. Tātad vajag daudz cilvēku. Bija sporta aktivitātes ar brīvdabas spēlēm. Un šis droši vien ir vissvarīgākais, ka tam ir jābūt komandas darbam. Šī reize
kad saliedēt draugus, ģimeni vai dombiedru grupu. Jā, mēģinam tomēr tieši uz to arī likt uzsvaru un atcerēties, ka mājas kafejnīcu dienas ir kopienas pasākumi. Jo vairāk kopienas cilvēku iesaistās, jo labāk. Nu un baro suņus, kaimiņa vai savējos, un tā dari, lai būtu labs laiks. Mums noveicās. Jā, Vaira bija ļoti labi barojas suņus, tiešām izcils laiks bija. Droši vien, ka visi mēs barojām suņus. Gan jau nākošu gadu noveiksies arī mums ar laiku. Lūk tā, Vaira Lejniece, Vinila sēta Birzgales pagastā. Šādi te atzinumi. Jā, tiešām vērtīgas atziņas no cilvēka, kas pirmo reizi šo uzsāka. Birzgales pagasts, lai arī formāli jau Zemgale, tomēr 5 metrus no Jaunjelgavas robežas, tāpēc piedalījās arī Sēlijas Salmājas kafejnīcas dienās. Un šeit bija viena ļoti vērtīga atziņa, ka ir nepieciešams cilvēks, kas viesus sagaida, pastāsta, kur viesi ir atbraukuši, parāda šo te vietu. Tātad cilvēks, kurš nav aizņemts lielajā steigā, gatavošanā un servēšanā, bet var laipni smaidīt pie ieejas vārtiem vai durvīm. Un te es gribu vaicāt zemnieku saimniecībai Sīmaņi, kuri bija absolūti mierīgi visa vakara garumā. Saimniecei bija laiks čalot ar viesiem, jo viņa teica, ka virtuvē nav jēgas iet iekšā, citādi traucēs pavārēm darbu, ja staigās iekšā ārā. Kā jums izdevās organizēt visu tā, lai jums būtu pat laiks runāt ar viesiem brīdī, kad vairāk kā 50 viesi vienlaikus sēž pie galdiņa un gaida savu ēdienu? Jā, tas tā bija. Tas bija viens no tādu mūsu uzstādījums šim gadam, kad mēs ar Ilonu principā nepiedalāmies tajā ikdienas tajā kafejnīcas darbā. Mēs negatavojam ēst, mēs paši neko nedaram, mēs sagaidām viesus, mēs runājam ar viesiem. Jo viesi ir atbraukuši pie mums personīgi. Viņiem mūsu sēta asociējas ar mums. Mums bija principā 6 cilvēku komanda un mēs 2. Jā, tad mums bija 2 pavāri. Jaunākā meita ar znotu, vecākā meita vēl palīdzēja, vēl viens cilvēks bija pieaicināts. Tas bija tāds apzināts lēmums darīt tā. Kā tiem, kas pirmoreiz organizēja, izdevās sagaidīt viesus, vai bija laiks pasmaidīt pie ieejas? Sagaidītāji bija vien pati es. Noteikti varēja arī labāk, jā. Bet domāju, ka jā. Izstrādāja sistēmu, ka viesu skaits bija obligāti jāskaita, kas bija pateikts galvenais uzstādījums no rīkotājiem. Un tad es biju sagatavojusi konfektes, vāverīte, un katram viesim, kā jau vāverītes našķojas un cienājas, un tad katram viesim devu šo konfektīti. Un viesu skaits bija 30. Jā, ja es sākumā nepateicu. Jā. Vienmēr var laboties, jā, bet centāmies, jā. Kā ar šo mierpilno sagaidīšanu veicas Augustplats kultūra vietā? Es smaidīju visu laiku. Jā, paspēju, jā, tiešām. Vajadzēja gan strādāt, gan smaidīt, gan kaut kādi stāstīt vēl par apkārtni, par vēsturi un par visu. Es neaizmirstu neko. Un kā tas izdodas Pilskalnē, Gritsgales krogā? Man jāpasaka, ka Gritsgales krogs nav krogs tradicionālajā izpratnē. Tas ir skolotājas un rakstnieces Lūcijas Ķuzānes dzimtā māja, un pēc Pirmā pasaules kara nav darbojies kā krogs vairs, bet kā dzīvojamā māja. Tur mums ir kroga pārvaldniece, un es esmu biedrības vadītāja, un mēs nomājam šo krogu. Es, protams, sagaidīju viesus, pārvaldniece komandēja virtuvi, bet tur viņai bija saimniece un palīgi, tur 6 sievas grozījās man. Tā kā arī kroga pārvaldniece bija arī ar viesiem kopā, runājās un komunicēja ar virtuvi. Es, protams, sagaidīju viesus, biju kultūras pasākumos kopā ar viesiem un ar māksliniekiem. Tā mums tas darbs. Es nemēsos tur, kur mani neaicina. Jā. Liekas, protams, ka var labāk. Ir dārzs, kur var pastaigāties. Es vadīju ekskursijas, ja kāds vēlējās. Tā mums tas notiek. Un trauki mums ir speciāli krogam pasūtīti. Māla trauki,
mēs neizmantojam plastikātu. Paldies Lidijai no Gridzgals kroga, un tālāk Dainai Aložānai vaicāšu, kā tad noritēja šis te koordinēšanas darbs, kā notika mājas kafejnīcu atlase, cik daudz bija tie, kas tomēr līdz galam nesaņēmās, un kā vispār rit šis te process, līdz mēs varam doties ēst? Process ir ļoti garš. Laikā ļoti garš. Iespējams, ka dalībnieki pat nogurst no šī procesa un nevar sagaidīt, kad tad beidzot tas beigsies. Process garš ir pirms, un viņš jau tad velkas vismaz 2 nedēļas pēc, jo tad ir visiem obligāti jāizpilda šīs te lauku ceļotāju anketas un tā tālāk, bet kā tas notiek pa soļiem notiek tā, vispirms mēs preventīvi apzinām, cik tad ir šo kafejnīcu, kas gribētu piedalīties, saprotam, vai vispār Sēlijai ir jēga startēt kā vienam no galamērķiem mājas kafejnīcu dienās. Šogad pieteicās 36 kafejnīcas, ka viņas grib. Sapratām, ka laikam ir jēga. Tad ir gara pauze, gara ilga, kad mēs gaidām to svēto brīdi, kad mums būs jāiesūta savas dalībnieku anketas, savas fotogrāfijas publicēšanai lielajos sociālajos tīklos, kas ir lauku ceļotājs un Lijā kopīgi taisa šīs te lielās publicitātes lietas. Tas, protams, ir vissmagākais posms man kā koordinatoram, jo tur ir termiņš, tur ir kvalitāte. Ir jāsako līdzi tā informācijai, kāda viņa atnāk pie manis un kādu es viņu nododu tālāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas, lai mājas kafejnīcas tiešām ļoti, ļoti pārdomā, ko viņas sūta man, jo man, diemžēl, nav tik daudz uzmanības, lai es varētu izlabot visas kļūdas, kas ir šajās anketās, lai es varētu pārčekot pilnīgi visas bildes, cik viņas tieši ir lielā izšķirtspējā, cik viņas ir kvalitatīvas, pārbaudīt visus kontaktus, koordinātas un tā tālāk. Līdz ar to var gadīties arī kāda kļūda, ko pēc tam pašas kafejnīcas pamana, tad, kad jau tas ir nopublicēts, un tad jau ir par vēlu. Lūk, tad mēs sasūtam visas šīs savas anketas, tad mēs aizsūtam pārtikas veterinārajam dienestam savas ēdienkartes. Pārtikas veterinārais dienests pārliecinās, ka mums ēdienkartēs nav jēlas, olas, nezināmas izcelsmes piens un vēl nezinu kas, ar ko mēs varētu kaitēt savu viesu veselībai. Un tad mēs gaidām 6 līdz 8 nedēļas, kad tad mums tā mājas kafejnīca tiks atvērta. Pa to laiku gatavojam paši savas afišas, cenšamies sevi reklamēt, cenšamies reklamēt savus kaimiņus, kas mums vēl aizvien tomēr ir vājā vieta. Nāksies pie tā vēl turpmāk pastrādāt. Jā. Iespējams, ka tas varbūt arī ir tiešām naudas jautājums. Un tad mēs pārmetam krustu, lai būtu labs laiks, un metamies pie darba. Gaidam, kas tad būs. Gaidam, protams, visi ļoti centīgi, lai mums pieteiktos mūsu dalībnieki, lai mēs zinām, cik tās zupas un tās putras vārīt, bet tā nekad nenotiek. Lielākā daļa atbrauc nepieteikušies. Ir, protams, izņēmumi, kas ir sīmaņi, kas zvana un saka, tā, tu būsi vai tu nebūsi. Tu man sasolīji, vai tu būsi. Tas ir viens no veidiem, bet lielākā daļa, protams, to nevar. Un tad mēs saskaitām, cik tad mums ir bijis, uzrakstam lauku ceļotājiem savu ciparu, cik pie mums ir ēduši, kā mēs esam jutušies šajā gadā, un ceram, ka nākošajā gadā tāda akcija būs vēl. Mājas kafejnīcu dienas tātad organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas ir ekonomikas ministrijas pakļautībā un ir atbildīga valstī par turismu kopumā, kopā ar lauku ceļotāju, kas ir lauku turismu asociācija un iniciatore šai te akcijai, un Sēlijas vēsturiskajā zemē koordinēšanas darbu veids kopienas sadarbības tīkls Sēlijas salas. Visā Latvijā 42 galamērķi tika pieteikti šai te akcijai, un Sēlijas vēsturiskā zeme jau 2. gadu piedalās vienoti visā teritorijā,
Un katrs no šiem te galamērķiem izvērtē un izvēlas savu datumu, kurā nedēļas nogalē no jūlija līdz septembra beigām piedalīties. Daudz ir izskanējuši jautājumi un diskusijas. Saka Daina, kādēļ šis datums ir izvēlēts septembra 2. nedēļas nogale, kādēļ tieši rudenī, nevis jūlijā, kad varētu spīdēt spoža saule dārzā? Spoža saule Latvijā var spīdēt jebkurā dienā, tāpat kā Latvijā jebkurā dienā var uzsnikt sniegs vai uzgāzties milzīgi krusa uz galvas. Mēs nevienā dienā nevaram būt pasargāti no kaut kādām ļoti jocīgām meteoroloģiskām izpausmēm. Tas ir viens, līdz ar to skatīties uz to, kurā tad datumā spīdēs saule, mēs pilnīgi noteikti nevaram. Septembra sākums, septembra 2. nedēļa ir izvēlēta vairāku aspektu dēļ, kaut vai tāpēc, ka pa vasaras vidu ir ārkārtīgi daudz pasākumu, viņu gan ir daudz arī vēl septembrī, bet tomēr tas biezums mazliet nav tik blīvi, tas nav vairs. Ģimenes ir paspējušas palaist savus bērnus skolā. Lielā 1. septembra trauksme ir beigusies 2. nedēļā. Tad vēl, kas nav mazsvarīgi, algas dienas mums ir 8. 9. Tad mēs esam gatavi kaut kur braukt un tērēt savu vai nu atvaļinājuma, vai nu algas naudu. Un vēl, starp citu, paskatoties tādā meteoroloģiskā vēsturē, 2. septembra nedēļa ir viens no stabilākajiem laikiem Latvijā, viens no tādiem dzidrajiem rudens sākumiem, kad ļoti, ļoti bieži ir labs saulains laiks. Tā kā ļoti daudz tādu to iemeslu, kāpēc tieši septembra 2. nedēļa, bet es domāju, ka nākošgad mēs varbūt mēģināsim, kaut kad satiksimies, iespējams, tiešsaistē ar mājas kafejnīcām, mēģināsim sadalīt šīs te sestdienas, svētdienas, jo es zinu, ka ļoti, ļoti daudzi no mājas kafejnīcas dalībniekiem grib aizbraukt ciemos pie citām mājas kafejnīcām. Ļoti daudzi, un mēs netiekam. Vai ne, Jāni? Tā ir. Svetiņi. Tā ir, jā. Ja mēs kaut kā sadalam to, ka viena daļa strādā sestdienās un otra daļa strādā svētdienās, tad mēs varam viens otru apciemot. Tas droši vien būtu pareizi arī no kafejnīcas apmeklētāju viedokļa, jo vienā dienā vairāk kā 3 nav iespējams paēst. Pat izmēģināju. Ne tāpēc, ka nelīstu vēderā, bet tāpēc, ka nepaspēju visu krāšņumu izbaudīt. Tā ar tiem datumiem. Mēģināsim sarunāt, varbūt kaut kā mums izdosies kaut ko mainīt. Cerams uz labu. Jā, patiesi, un šie ir arī objektīvi secinājumi, jo ļoti daudz mājas kafejnīcu dienas šogad piedalījās tikai vienu dienu, arī gluži vienkārši savu resursu dēļ, nespējot apkalpot tik lielu viesu skaitu 2 dienas. Tādēļ viens no loģiskiem risinājumiem varētu būt, ka vai nu pēc izvēles vai ģeogrāfiskā principa Sēlijas mājas kafejnīcu dienas norisinātos vienā sestdienā, vienā, piemēram, galamērķī, un Sēlijas otrā pusē svētdienā. Bet tas vēl ir diskusiju vaicājums, ko tad risināsim tālāk tuvojoties nākošajam gadam. Bet vēl, ko Daina nepieminēja, protams, ļoti būtisks faktors arī šeit Sēlijā, kas ir lauku reģions, ir svarīgi, ka septembrī ir ienākusies jaunā raža, un ļoti daudz mājas kafejnīcas piedāvāja tieši ēdienas, kas gatavoti no paša sētā izaudzētiem produktiem, tātad lētāks pašizmaksas, gluži vienkāršāka loģistika un ēdienas sagatavošana. Bet noslēgumā, pirms mēs laižam atkal mūsu sarunas viesus atpakaļ zālē, vaicājums, vai Aķis Lūpā Lāsma un nākošais gadu piedalīsies? Iespējams, šī bija ļoti unikāla iespēja šogad, un nākotnē rādīs. Mēs noteikti piedalīsimies. Mēs vēl domājam, jo bija visādi šķēršļi šogad. Ir jau tāda lieta, ka mums tas Krogs ir turisma objekts, vairāk nekā apdzīvots. Un ja man tās mājas kafejnīcu nedēļas sākumā vispirms apgāzās iepriekšējā virtuves komanda, pirmdienu, otrdienu nogāžas pati Krodzimiece,
un ir jādomā, kā iztīrīt, sakopt, savākt objektu, lai var cilvēkus vēst iekšā, kā atrast jaunu komandu, nu, un ar tiem jauniešiem mums ir tā, kā ir, vai stipriem cilvēkiem, tā kā mēs vēl esam pārdomās, mēs nezinām, varbūt, ka 3 ir labs skaitlis un pietiek. Kaut gan ēdienus mēs gatavojām vienkāršu zupa kāpostu, svaigo kāpostu, vienkārši pankūkas, 2 ēdienu un viss. Protams, ka gribētos, bet varbūt pamainīsim drusku formātu, ja paskatīsimies, kā var optimizēt šo procesu, jā, bet droši vien. Paldies visiem tiešraides dalībniekiem šeit Neretas kultūras centrā. Paldies Mājas kafejnīcu dienu dalībniecei Lidijai Ozoliņai no Garīdzgals kroga, Pilskalnas pagastā. Paldies Jānim Veidam no Zemnieku saimniecības Sīmaņa salas pagastā, Lāsmai Mešsētai no Kalna pagasta, Mājas kafejnīcas te Vāvere un Svetlanai Smirnovai no Kalkūnas pagasta Augustplats. Un paldies arī Mājas kafejnīcu dienu šī gada koordinātorei Dainai Alužānai. Runātājiem neliela atelpa, bet tiem, kas nerunāja, būs iespēja parunāt, jo šobrīd šeit tiešraidē aicinām Jaunjelgavas kultūras centra šodien daudz runājam par turismu, bet kultūras darba organizatoru Eduardu Kaļķi, kas mums sniegs nelielu ieskatu par to, ko mēs apguvām kopienu kompetencēs, tiešsaistes mācībās un arī mācībās klātienē. Tad neliels vingrinājums uz 10 minūtēm, kā mums labāk publiski izteikties. Jā, Jāni, paldies, es stāvēšu kājās. Jūs esat jau ļoti ilgi nosēdējušies un man liekas, ka vajadzētu mums arī pastāvēt. Nu, principā runājot par to publisko runu, jūs visi tūlīt izkustēsieties, jo mēs ļoti garšīgi paēdām. Paldies māju saimniekiem. Mums tāda mājas kafejnīcu diena turpinās arī šeit šodien. Mēs esam pilniem puncīšiem un tāpēc visiem ir tāds neliels tāds atslābumiņš, un visi grib tā skaisti atslāpt, un žāvāšanās jau sākas. Nu tad nedaudz izkustēsimies tūlīt. Bet es šeit stāvu priekšā apmēram 1,5 minūti, un jums droši vien jau ir radies priekšstats par mani. Nu, gandrīz visi mani pazīst, tāpēc ir ļoti grūti jums radīt kādu citu priekšstatu, kāds viņš jau ir sen radies. Bet principā šīs te pirmā 1,5 minūte ir tas laiks, kad cilvēks, kas skatās uz to cilvēku, kurš runā priekšā, iepazīst viņu, viņam rodas jau pilnīgs viedoklis par cilvēku. Izmainīt viedokli pēc 1,5 minūtes par cilvēku ir ļoti grūti. Tas ir jāņem vērā, jebkad, kad jūs uzstājaties publiski, kad izmainīt šo te viedokli, 1,5 minūte pēc tam, kad jūs esat nostājušies priekšā, ir ļoti grūti. Viedoklis par dzimumu, vecumu, ārējo izskatu un visu pārējo ir pats pirmais, kas iesēžas absolūti uzreiz cilvēkā iekšā. Pēc pārējām teorētiskajām lietām jāsaka, ka nav jau svarīgi, ko jūs stāstīsiet. Ir svarīgi tas, ko jūs gribat pateikt, bet īpaši svarīgi ir tas, kā jūs liksiet justies cilvēkam tajā brīdī, kad viņš jūsos klausīsies. Tas ir pats galvenais publiskajā runā. Es varētu šeit beigt, un ar to viss būtu pateikts. Bet ļoti svarīgi ir, lai tie, kas nāk publiski runāt, būtu labi sagatavojušies. Un tad mēs varam nedaudz pavingrināties. Tie, kas ar mani bija ilgu muižā vai kādā tiešsaistes mācību variantā, nu tad tie ir visi jau izmēģinājuši dažādus variantus, bet nu, mēs pamēģināsim drusciņi atbrīvoties un nedaudz paskatīsimies uz sevi no malas. Nu tālūk, es nedaudz pārkārtošos, lai varbūt arī nē, pat varbūt priekšā. Tā, visi tagad novāc no klēpiem savus mobīlos telefonus, kājiņas neliekam krustā, tas vispār nebūtu ļoti vēlams. Tālūk, esam brīvi uz krēsla, ja? Pamēģināsim to pirmo variantu. Iesēžamies kārtīgi krēslā iekšā, nu tā, līdz galam, ja? Atslābinamies kājas priekšā, ir ļoti labi. Rokas noliekam uz augšstilbiem,
Jā, viss mierīgi. Skatāmies uz saviem apaviem. Skatāmies, jā, atslābinamies. Un tagad katrs balsī mēģinām pateikt, es esmu ļoti, ļoti laimīgs. Jā, šausmīgi izklausās, vai ne? Vēlreiz pamēģinām, jā, tātad mēs tā atslābinamies pavisam galvu, nokaram, zots iekrīt uz mūsu krūtīm, nu tad es esmu ļoti, ļoti laimīgs. Jā, nu jā, ļoti, ļoti laimīgi jūs neizklausījāties. Jāsaka gan, ka tiešām tas ir tāds brīdis, kad tiešām neizklausamies laimīgi. Jo šādā pozā mēs nevaram būt laimīgi, nekādā gadījumā. Tad, lai mēs būtu kaut nedaudz laimīgāki un nedaudz sevi vairāk iznestu, un mēs tikko redzējām, ka tie, kas šeit piedalījās, tie visi sēdēja cilvēki. Nu, tātad viņiem ir jārunā sēžot. Man nepatīk runāt sēžot, bet ja tas ir jādara, tad tas ir jādara tā, lai tas arī cienīgi izskatītos. Apsēžamies tā, lai dibens krēslu aizņem tikai 2/3. Kājiņas smuki saliektas 90 grādu leņķī. Starp kājām apmēram plaukstas attālums, nevajag, kā ērti, var arī vairāk, bet tā, lai nav tā, ka mēs esam kājas salikuši kopā, celīši saspiesti, tā nevajag. Tā kā ir ērti, tā arī mēs sēžam. Plecus nedaudz atpakaļ. Iedomājamies, ka mums aizmugurē ir tāds plauktiņš, uz kura mēs varētu uzlikt mūsu lāpstiņas. Nu, tad uz tā plauktiņa arī uzliekam lāpstiņas, ja? Visi tā uzliek. Zots uz priekšu, galva, skatiens uz priekšu, bet ne tik augstu, nolaižam tā, it kā mums šeit apakšā būtu ielikts kaut kāds auglītis, piemēram, tagad rudenī kāds ābols, ja? Tā mēs atbalstam galvu uz tā ābola. Tā, jā. Tagad paskatāmies pa labi, paskatāmies pa kreisi, paskatāmies, kādi cilvēki te ir sanākuši. Visi tā smuki sēž, stalti taisnām mugurām, izskatās ļoti smieklīgi, vai ne? Jā, un tagad pamēģinām pateikt, es esmu šausmīgi liels nīkulis. Nu, pasakiet, bet skaļi, tā skaisti izslējušies. Nu, un pat man ir skaidrs, ka jūs neesat, vai ne? Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka jūs neesat, tāpēc, ka jūs esat tādā pozā, kurā jūs nevarat pateikt šos vārdus. Šajā pozā jūs varat pateikt, ka jūs esat laimīgi, ka jūs esat priecīgi, ka jums ir augsts pašvērtējums, jo jūs jau pirmkārt jūtaties ar savu ķermeni ērti, labi, un šo pārliecību paužat arī citiem. Pamēģināsim arī nedaudz iemācīties atslābināties. Ļoti daudzi no jums ir saspringti, vēl ir daži tie, kuriem pienāca klāt un pačukstēja. Viņiem pačukstēja, es tevi uzaicināšu te priekšā kaut ko pastāstīt. Un viss jau rokas dreb, salvetīte rokās, lai nebūtu karsti, vai ne? Viss jau nosvīdis, piere ir nosvīdusi, mēs vēl esam tikko pēduši, karstu kafiju padzēruši. Vispār liekas, es tūlīt aiziešu priekšā un tā būs totāla izgāšanās, vai ne? Nu, šausmas. Tad vislabākā metode, kā nomierināties, ir maksimāli sasprindzināties. Tā ir vislabākā metode. Iesēžamies krēslā. Šie ir ideālie krēsli, lai šo metodu izmantotu. Laikam tāpēc kultūras namos ir šie krēsli, lai kultūras darbinieki varētu ērti atslābināties pirms pasākumiem. Ar to mikrofonu ir kā ir. Es varu arī bez mikrofona, mani dzirdēs tur tieši raidē. Nedzirdēs. Labi. Tad ar vienu roku es rādīšu, bet jūs ar abām. Ieķeramies te krēslam šajos te roku turīšos. Kājas zem krēsla mēģinām palikt drusciņā. Nu tā. Un tagad visu, kas ir, mēģinām iespiest sevi tajā krēslā. Velkam rokas klāt, lai iespiestu dibenu krēslā. Nu, tik cik var, sasprindzinām kakla muskuļus, ieraujam galvu. Iekšā šitā 5 sekundes, 1, 2, 3, 4, 5, atslābinamies, pavisam atslābinamies. Jā, tagad atslābinājāmies, tagad, nu vēlreiz mēģinam šito pašu variantu.
Tagad spiežam atkal sevi iekšā. Visus muskuļus sasprindzinām, ikru muskuļus sasprindzinām, kājas sasprindzinām, galvu, kaklu, visu. Visu spiežam iekšā un atslābinamies. Viss. Šī ir visērtākā metode, visvienkāršākā metode, kā atslābināties tad, kad mēs esam ļoti saspringti. Jo mūsu tā visa motorika un visi muskuļi principā darbojas ļoti līdzīgi un darbojas uz mūsu nervu pamatu, un tāpēc ir ļoti, ļoti izdevīgi, ja mēs viņus sasprindzinām tik maksimāli, kad viņi vairs nejūt šo te mūsu nervu uzlikto tādu vieglo sasprindzinājumu, kas mūs pārņem. Un tad vēl viena lieta, kas ir pirms runāšanas jāiesilda, ir balss. Jo Sēlijas salu apmācībās mēs ļoti daudz runājām par artikulāciju, par elpošanu un mācījāmies elpošanas vingrinājumus, un to ir ļoti daudz. Bet viena lieta, ko ļoti vienkārši var izdarīt, arī tāpat sēžot, un gandrīz visas šīs lietas var izdarīt sēžot, tas taču ir ļoti ērti. Tad viena lieta, ko var izdarīt sēžot, ir mācīties dabūt savu balsi. Patiesība ir tāda, ka tad, kad es klausos šādus pasākumus, tad es ļoti bieži klausos, kā citi runā, un tad man tā šķiet, jā, te varētu piestrādāt, te varētu atrast savu īsto frekvenci, te varētu nostādīt vairāk. Es neesmu balss speciālists, tāpēc es nemācēšu pateikt, kādas ir pareizākās metodas katram gadījumam, bet vienu lietu es ļoti labi zinu, mēs ļoti bieži runājam dažādās balsīs. Mums ir balss, ko mēs izmantojam mājās, tad mums ir publiskā balss, tad mums ir balss īpaši skolotājiem, ko viņi izmanto skolās, kur viņi aiziet pavisam citās frekvencēs un izmanto citus rezonatorus. Piedodiet, es neesmu Zane Daudziņa. Es varētu tik ļoti skaisti jums izstāstīt par visiem rezonatoriem, kuri atrodas pierē un kuri atrodas krūtīs, bet šodien es to tiešām nedarīšu. Bet mēs varam mēģināt nostādīt savu balsi pirms tādas lielākas runāšanas, un tad mums ir ļoti vienkārši jāapsēž tā, kā mēs sēdējām tai pozā, kurā mums ir ērti, noliecamies uz priekšu, tā lai mūsu purngali, ceļi un pieri apmēram ir vienā līnijā, un, teiksim, šādi grīdā runāsim iekšā. Ho, 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 ho. Visi kopā. Ho, 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 ho. Un mēģinam sēdināt balsi aizvien zemāk. Mēģinam, bet droši, dara to ar pilnu balsi un elpojam ar diafragmu. Tā ir viena ļoti specifiska lieta. Es zinu, ka visi nemāk elpot ar diafragmu, bet pūšam šo gaisu ārā no krūtīm. Nevis mēģinam pateikt ho, ko mēs varētu teikt ho, 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 bet mēs mēģinam ar mūsu elpu to pateikt ho, 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 ho. Ievelkam vēderu un ho, 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 ho. Tā ir perfekta metode, lai pirms lielas uzstāšanās varētu ļoti ērti savu balsi iekustināt, iesildīt. Tad, kad runājat, atceraties, ka stāstam ir, kas skolā tika mācīts. Skolā tika mācīts, ka stāstam ir sākums, iztirzājums, nobeigums. Mūsu runai arī ir jābūt sākumam, iztirzājumam, nobeigumam. Sākumā sasveicinamies, iepazīstamies, pēc tam iztirzājam visu to, ko vēlaties teikt, bet beigās nobeigumā saliekam nelielus punktiņus, nelielus akcentus par visām iztirzājuma daļām, savelkam to visu kopā un nekad nemēģinam pārcensties. Laba runa ir 3 minūtes gara, pilnīgi pietiek. Jo mēs aizejam tālāk, jo mēs aizejam garākās runās, jo apkārt esošie vairāk sāks viens otram čukstēt par to, ka viņš jau to teica pirmīt, to jau pieminēja kaut kur tur, un visbiežāk mēs nonāksim ne tajā labākajā nobeigumā. Tāpēc mēģinam saglabāt sevi, saudzēt sevi un nepārpūlamies. Nerunājot, nevingrinoties. Kādam varbūt palīdzēs balss vingrinājumā arī kora laikā apgūtās balss vingrināšanas metodas, bet citam pilnīgi pietiks ar manu ho, ho, ho grīdā un
balss jau būs sagatavota, balss saites būs izvibrējušas un būs viss kārtībā. Es domāju, ka šodien arī pietiks, bišķiņi pakustējušies esam, skābeklis ir uzņemts un varam turpināt šeit baudīt šo pēcpusdienu. Dodu vārdu Jānim Dzimtajam. Paldies Eduardam no Jaunjelgavas kultūras centra, kultūras darba organizatoram un arī, protams, Jaunjelgavas kopienas pārstāvim, kas iepazīstināja ar to, ko mēs apguvām kopienu kompetencēs, mācībās gan Skrudalienas pagasta Ilgumuižā, martā, gan arī tiešsaistē no janvāra līdz aprīlim, un šīs te mācības ar vairāku lektoru dalību un dažādām noderīgām tēmām, kā attīstīt savu turismu piedāvājumu, kā uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un, protams, sagatavoties mājas kafejnīcas dienām, notika ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Bet Sēlijā iespēju ir daudz un dažādu, un iespējas ir ne tikai nevalstiskajām organizācijām, bet arī apņēmīgiem cilvēkiem un uzņēmējiem, kuri nebaidās riskēt, un par to, kur ir iespējas izpausties tiem, kam drosmes pietiek, es aicinu uz sarunu kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas austrumu sūtni un partnerības kaimiņi koordinātori Ingu Krekeli, kas iepazīstinās ar līderu pieejas atbalstu Sēlijas iedzīvotājiem. Jā, labdien visiem! Nu, pēc Eduarda vingrinājumiem runāt šobrīd tagad vienkārši jāsāk kontrolēt runa spēcīgāk, lai saprastu, vai tiešām lai saprastu, ka es tiešām biju laba skolniece un visu dzirdēju pēc nodarbībām, jā. Bet kā jūs redzat šeit uz skatuves, tad ir rudens. Un rudens ir ražas laiks, un ražas laiks ir ne tikai uz lauka, bet arī partnerību darbā. Jo šobrīd visās 4 lauku partnerībās, kas darbojas Sēlijas pusē, gan Aizkrauklē, gan Jēkapilī, gan Augšdaugavas novadā, gan arī Krāslavā, ir ražas laiks ar to, kad tiek izvērtēti projektu pieteikumi, kas tika iesniegti pēdējās kārtās uz pēdējām atlikuma naudiņām, kas bija palikušas no iepriekšējā plānošanas perioda. Un tāpat arī ļoti aktīvs ražas laiks ir no tāda viedokļa, ka jaunās skaistās stratēģijas ir iesniegtas stratēģijas vērtēšanas komisijās, un Aizkraukles partnerībai stratēģiju apstiprinās jau nākamnedēļ visdrīzāk. Jēkapils partnerībai tas notiks tuvākajā laikā, tāpat arī Augšdaugavas novadā un Krāslavā mazliet droši vien, kad aizķersies, tā mazliet vēlāk notiks šī te stratēģijas apstiprināšana. Tas nozīmē, ka šobrīd ir īstais laiks meklēt idejas, tvert tās un piefiksēt, lai jaunajā gadā ar jaunu sparu varētu mesties šo te skaisto ideju īstenošanā un lai mums visiem būtu iespēja padarīt pasauli par labāku vietu, kurā dzīvot. Kaut kā tā. Saka Inga, kur var atrast informāciju par šiem te līderu projektiem, un vai tu vari mazliet ieskicēt, ko nozīmē līderu pieeja, jo tas gluži nav projektu konkurss, kurā kādam ir liels naudas maiss un vienkārši izdala pa labi pa kreisi. Nu jā, tad ar informāciju var iepazīties katras no partnerību mājaslapām. Tāpat tās informācija ir pieejama arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā. Un par šo te līderu pieeju jāsaka tā, ka pavasaris un vasara bija gan intensīvs laiks, kad tika apzinātas vietējās teritorijas vajadzības, kas tālāk atbilstoši iekļautas arī šajā lielajā kopīgajā dokumentā, jeb sabiedrības virzītajā vietējā stratēģijā, kas tiek apstiprināta tālāk zemkopības ministrijā. Izklausās viss šausmīgi sarežģīti, bet īstenībā ir ļoti, ļoti vienkārši. Ja jums ir ideja, tad jums vienkārši ir jāuzmeklē savas teritorijas partnerība un jāiet uz sarunu, lai saprastu, kādā veidā šo ideju jūs kopā ar partnerību varētu īstenot.
Bet vai šis stāsts ir par ražošanu, vai man obligāti piesakoties līderu pieejas finansējumam ir kaut kas jāražo un jātirgo vairumā? Pilnīgi noteikti nē. Galvenais ir veidot un īstenot to ideju, kas ir sirdī iekritusi dziļi, ar ko celies mosties un ej savās ikdienas gaitās. Bet attiecībā par ražošanu, skaidrs, ka mēs labprāt gribētu, lai jūs visi ražojat daudz un dikti, bet tas gluži vienkārši tīri, tas gluži vienkārši tīri ekonomiski nav iespējams. Līdz ar to mēs priecājamies par katru ideju, par katru uzņēmīgu cilvēku, kas nāk un kaut ko dara savā vietā. Jā, tātad, kā Inga jau teica, tas nav tikai par ražošanu, tas ir arī par vides uzlabošanu, par infrastruktūras attīstīšanu, par jūsu saimniecības uzņēmuma vai biedrības telpu uzlabošanu. Tātad arī tās var būt tīri materiālas lietas, kas uzlabo vidi, kurā jūs esat un kurā jūs sniedzat savus pakalpojumus. Lauku partnerības vēl viens jautājums ir biedrības, un arī šeit mēs esam daudz biedrību pārstāvi, bet tomēr tā nav parasta biedrība. Ko nozīmē šis vārds partnerība? Kāda ir tieši partnerības loma šo te projektu īstenošanā? Ko partnerība dara pa vidu? Partnerība ir tā, kas apvieno vietējās kopienas, sadarbojas ar pašvaldību un ar uzņēmējiem. Un tad šīs idejas apvienojot kopā, saliek viņas stratēģijā un atbilstoši tam tad arī tiek piešķirts lauku attīstības fonda finansējums, kas atbilstoši tālāk tad arī tiek ieguldīts vietējās teritorijas attīstībā. Jā, un tātad atbilstoši arī Ingas amatam, koordinators ir tas, kas tad kārto visu šīs lietas ar projektu iesniedzējiem un tālāk tos nodod jau lauku atbalsta dienestam vērtēšanā, tātad pati partnerība nekādu naudas maisu netur pie sevis. Un mēs jājautā, vai varam apsveikt, tikko lauku partnerība kaimiņi, kas darbojas Augšdaugavas novadā, rakstīja un iesniedza stratēģiju, vai ir aizstāvēta, vai var apsveikt jūs? Vēl gluži tik tālu mēs neesam tikuši, aizkrauklis partnerība ir tikusi solīti priekšā, viņi jau ir aizstāvējuši un visus labojumus iesnieguši, līdz ar to nākošu nedēļu visdrīzāk viņiem tiks apstiprināta stratēģija. Mums vēl ir jāsagaida komentāri, jāiestrādā stratēģijā, un tad, kad tas tiks izdarīts, tad mūs varēs apsveikt. Paldies Ingai. Inga Krekele no Subadas kopienas, Augšdaugavas partnerības kaimiņa koordinātore, kas pastāstīja tātad par līderu pieeju. Tad, kā dzirdējāt, rudenī tagad vēl ir izsludināti projektu konkursi, kur jūs varat pieteikties, lai īstenot idejas savā uzņēmumā vai savā kopienā. Bet tagad turpināsim ar pēdējo no mūsu sarunu sadaļām šajā tiešraidē un šeit klātienē Neratas kultūras centrā, kur esam pieslēgušies visi gan klātienē, gan neklātienē, lai izvērtētu šī gada aktīvo turismu sezonu un dalību mājas kafejnīcu dienās. Bet, protams, ka tikšanās ir reize, kad ne tikai vērtēt, kas labs noticis un kā mums veicies, bet arī, lai ieskicētu to, ko mēs sagaidām no nākamā gada. Un tādēļ šeit klātienē sarunai es aicinu pievienoties kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas stratēģisko plānotāju Ievu Jātnieci no Kaudabruņas kopienas. Jā, sveiks Jānis, sveiki klausītāji. Tā, par nākotni runājot, Jānis man jautājumu neuzdeva, viņam šķiet acīm redzot, ka viss man ir skaidrs, ko varētu teikt. Viens, ko es gribētu teikt, ka šīs gads un šī vasara ir faktiski bijusi tāda, ka no daudziem no jums ir dzirdēts, ak, Dievs, labi, ka var paspēt uz saviem pasākumiem. Mēs vairs netiekam uz citu pasākumiem. Šī rāža, gan tā, kas mums aiz muguras, gan tā, kas ir mūsu sociālajos tīklos, mūsu fotogrāfijās, mūsu afišās, mūsu projektu atskaitēs un arī mūsu fiziskā ķermeņa nogurumā, liek domāt par to, ka, ak, Dievs, nu kaut ātrāk pienāktu tā tumsa, mazliet taču gribās
atpūsties un atjaunot savus resursus un tā, bet jādomā par nākotni, jo, lai vai kāds būtu nogurums, man gribētos domāt, ka mēs visi vēlamies nākamvasar arī būt dzīvi, vai ne? Un ja vēlamies būt dzīvi, tad tā būs nākotne. Tad par to nākotni jādomā, vai ne? Jā, neatdod to mikrofonu. Un šeit par nākotni parunāt klātienē un arī tiešraidē es aicinu Sēlijas kopienu pārstāvjus un pievienojieties mums šeit priekšplānā un aicinu priekšā Egiju Medvecku no Rites pagasta zaļumnieku sētas, kas darbojas turisma jomā un ir iesaistījušies arī kopienas sadarbības tīkla norisēs. Tāpat es aicinu klātienē ar mums aprunāties Lindu Onužāni, Jaunjelgavas turisma speciālisti, kas ļoti labprāt dzird par Sēliju un labprāt ir šajā gadā metusies arī piedzīvojumā kopā ar Sēlijas salām. Tāpat es aicinu arī Ilze Līci no Saukas pagasta, kas zemnieku saimniecībā Ārītas īsteno vērienīgus pasākumus un vadā krāšņus rožstādus pa visu Latviju. Un tāpat šeit uz sarunu es aicinu arī Silviju Lisovsku no biedrības Erberģietes un Erberģis kopienas un arī, protams, Neredz apvienības turisma speciālisti. Tātad visi, kas zināmā mērā ir iesaistīti tieši turisma jomā, bet, kā jau Sēlijā tas ierasts, kopiena turismas nav stāsts tikai par turismu, šis ir stāsts par to, ko mēs darām katrs savā mazajā apdzīvotajā vietā, mazpilsētā, pagastā vai viensētā. Un tādēļ turismam līdzās pastāv arī gan kultūras norises, gan dažādas kopienu aktivitātes, vietējie kultūras pasākumi, Sēlijas kultūras programmas atbalstītie projekti. Un šobrīd šeit tad sākšu ar Silviju un vaicāšu, kā tad ir veicies Erberģē turisma ziņā, vai kāds pie jums šovasar atbrauca, vai vēl brauks, mazliet ieskicējiet šī gada sezonu. Sezona kā katru gadu ir bijusi veiksmīga. Tā vēl nav beigusies, jo mums ir pieteikušies turisti vēl līdz novembrim. Tā kā mēs esam aktīvi un darbīgi. Uzskatu, ka vide Erberģē ir ļoti sakopta, un mēs piedāvājam kultūras programmu, un īstenībā esam sākuši veidot tādu lielu loku, jo tad, kad brauc turisti, mēs arī sakām, kādi kultūras pasākumi tuvākajās vietās ir klausāmi vai apskatāmi. Un līdz ar to mūsu turisti ir ļoti, man liekas, aktīvi, jo viņi ciemojas gan pie mums un bauda ekskursiju, to, ko mēs piedāvājam, bet arī iegriežas apkārtējās kopienās un bauda kultūras pasākumus. Šogad ir atkal krietni pāri 1000 mūsu turisma apmeklētāju. Mēs esam ļoti atvērti, mēs vadām ne tikai maksas ekskursijas, bet tā kā brauc pie mums bieži ļoti jauki ciemiņi, tad vadām bieži vien arī bezmaksas. Un lepojamies, ka šogad tālākie viesi ir bijuši no Japānas, Brazīlijas, un tuvākie, protams, ir mūsu lietuvieši. Mums ir ko stāstīt, un varam pasniegt programmu no 1,5 stundas pat līdz 3 stundām. Paldies! Tātad šādi veicies ir Erberģē un Erberģis Muižā. Kopienas sadarbības tīkla turisma daļā ir pievienojušies arī jaunieši no Rites pagasta. Zaļumnieku sēta ir salīdzinoši jauns turisma objekts, kur var apskatīt tātad dažādus dzīvniekus un kur labprāt dodas ģimenes ar bērniem. Kā veicies jūsu pusē pie pašas Lietuvas robežas? Tātad mums ir 2. gads, ko mēs esam sākuši kā tāds tā kā mini zoodārs, kur cilvēki var braukt pie mums un apskatīties. Un šogad ir ļoti jūtami, apmeklētāju skaits tā kā ir audzis, un līdz ar to arī mēs vairāk paši varam sākt darboties un arī tā kā attīstīties, kaut ko jauninājumus ieviest. Un mums līdz šim ir bijuši 800 apmeklētāji jau. Un plus vēl grupas, kas ir tagad visu rudenī, skolas, bērnu dārzi, un tā tīri veiksmīgi. Un vēl mēs ko arī piedāvājam izbraukt ar mūsu zvēriņiem, un tad mēs tā kā arī tātad viņus liekam būros un arī braucam, pieņemsim uz pansionātu, jo pie mums visi nevar atbraukt, tad mēs braucam pie citiem.
Bet tā, ļoti veiksmīga sezona. Mums būs arī, protams, turpinājums. Kam no šiem izbraukumiem ir lielāks stress jums rīkojoties un gatavojoties vai dzīvniekiem būrītī? Ir tā, ka dzīvnieki laikam jau ir pieraduši, ka viņi tiek kaut kur likti, kaut kur vesti. Un tāpat kā arī mūsu sētā, dzīvniekus mēs dodam rokās, gan samīļot, gan papējāt, tad viņiem laikam tas stress jau ir tāds, tā jau viņiem ir ikdiena, ka viņi tiek cilāti, nesāti un visu laiku kāds arī viņus pabaksta tā, kā nevajadzētu. Bet, pirmie izbraucieni bija mums stress, protams, sagatavoties, visu iztīrīt un sadarīt, un arī tā, lai varētu veiksmīgi izkrauties un pēc tam atpakaļ salasīt visus zvēriņus, jo arī reizēm kāds izbēg. Bet ar to ir jāgatavojās un ir jābūt gataviem, jo arī tad, ja kāds izbēg, tad bērniem ir liels prieks, ka var kādu palīdzēt mums arī viņu noķert. Saukas pagastā zemnieku saimniecībā arī tas nodarbojas ar rožu audzēšanu un arī stādu tirgošanu. Jūs gluži varbūt sākotnēji nebijāt domājuši, ka būsiet turisma objekts. Vai jau esat kļuvuši par turisma objektu un kāds labums jums ir no šīs darbošanās turisma nozarē? Mēs sevi joprojām nepozicionējam kā uzņēmēji, kas nodarbojas ar turismu, bet droši vien jāsaka tā, mums patīk uzņemt viesus. Mums patīk uzņemt viesus un ir prieks, ka viesiem patīk pie mums. Un, kā jau minēja, kad aicināja, kad uzrunās par turismu, saka, mēs nenodarbojamies ar turismu. Turisms kaut kā mūs meklē, nevis mēs turismu. Bet, kā es minēju, mums patīk uzņemt viesus, un tiešām ir prieks, viņi atbrauc un brauc atkārtoti, un ir skaidrs, ka jau tie, kas ir bijuši, ir pateikuši tālāk. Un, viens gan man ir jāsaka, kad pa šiem gadiem, ja mēs, teiksim, ar Sēlijas salām tā kā esam no pirmsākuma, kad mūs uzrunāja tieši mūsu apkārtējie kaimiņi, kuri nodarbojas ar turismu, kad tā kā piedeva, un tagad esam palikuši, principā savā salā vienīgie, un jāpiekrīt kaut kā sīmeņiem, kad viņi jūtas vieni, un kad mēs nejūtamies vieni, noteikti nē, bet ka gribētos, ka jo tas turists brauc tomēr ne uz vienu vietu, bet uz vairākām, un ka būtu varbūt tuvāk, klātesoši vairāk, un tad arī, šī plūsma būtu lielāka, bet brauc un kāds labums no turisma. Īstenībā pats lielākais labums, lai cik mēs esam uzņēmēji, un būtu jāsaka materiālais labums, bet nē, es teiktu, lielākais ir emocionālais, jo šie cilvēki, un mums jau arī liekas, ka mēs, ko pie mums brauks, mums nekā nav, tur kaut kas nav izdarīts, kaut kas nav labi, bet, ir skaidrs, tas cilvēks tiešām brauc pēc emocijām un ļoti daudz dod mums pretī. Un liekas, ir tāds, tas lielākais ieguvums, kad ir dot spēku tālāk strādāt, dot to kaut kādu pozitīvo uzlādi, un man liekas, ka mūsdienās tas ir viens no svarīgākajām lietām. Šādi lūk notiek Saukas pagastā, zemnieku saimniecībā Ārītes, bet pašā ziemeļu rietumu maliņā atrodas Jaunjelgava, Sēlijas mērogiem varētu teikt liela pilsēta, kur darbojas brīnišķīgs turisma informācijas punkts, kas ir pašvaldības iestāde. Un šī ir viena no pirmajām vietām, kur tātad turisti iebrauc Sēlijā, ko viņi jautā turisma informācijas punktā un kur viņi dodas tālāk. Vispirms jau paldies, kad uzņemat mūs kā mazu daļiņu no Sēlijas un pieņemat mūs šajā savā, var teikt, vienā no lielajām salām, kā mūsu, kā mazu saliņu. Mums tiešām ir prieks un gods pārstāvēt Sēlijas vārtus, kā mūs ir iesaukšus, un mēs par to esam lepni, ka mēs tādi esam, kā Sēlijas vārti. Jā, protams, es piekritīšu katram no jums, kad Sēlija šogad ir diezgan lielā topā. Jebkurš, kurš iebrauc Jaunjelgavā, jā, jūs esat daļa no Sēlijas, kur mēs tālāk varam doties uz Sēliju. Un tieši Sēlija ir tā vieta, kur prasa, tas ir virziens, uz kuru cilvēki vēlas doties. Un mums ir prieks, ka mēs esam, lai gan Aizraugas novads, bet esam daļiņa no Sēlijas. Un jā, un es vienmēr virzu tos cilvēkus uz to Sēlijas dziļāko daļu, kas ir šī vieta, starp Nereta un Ērberģe, jo es uzskatu, ka, lai iepazītu Sēliju, ir jābrauc Sēlijā dziļāk iekšā. Un jā, tiešām Sēlija šogad ir viens no top tādiem apmeklētākām vietām, un man ir prieks, kad ir tādi turisma objekti, kas
to atklāju, to dziļo sēliju, tā kā grīdzgalis kroks, kā es vienmēr saku, izgaršot, izsmaržot un izbaudīt ar visām 5 cilvēka maņām, jo sēlija ir tāda, kas ir jāizbauda tiešām ar visām 5 maņām. Un mums arī prieks, kad ir izvirzīti projekti, es gan neatklāšu kādu, lai ir noslēpums, bet tie būs saistīti ar ūdeņiem un ar šo pusi tieši, un mums gribētos, lai tie realizētos, lai mēs vairāk varētu cilvēkiem dot iespēju atklāt šo tiešām neatklātu, vēl, manuprāt, neatklāto sēliju. Kādreiz Jaunjelgavā bieži runāja, ka turisti pa labu asfaltētu ceļu no Rīgas atbrauc un mazliet apskata Jaunjelgavu, izskrien cauri. Varbūt kādu garām gājēju ierauga, varbūt nē. Un tad aizkrauklē pārbrauc pāri Heisas tunelim, pāri upei un pazūd kaut kur Vidzemes ārēs, kur, protams, ir daudz kafēnīcu, daudz naktsmītņu, daudz populāru turismu objektu. Vai šie turisti tātad ir gatavi braukt tālāk dziļāk Sēlijā un vai viņi nebaidās no Sēlijas baltajiem lielceļiem? Jā, ceļš ir viens no tādiem pamatvirzieniem, ko saka, kāds tur ir ceļš, tas ir viens no jautājumiem, es tev pilnīgi piekrītu, bet, lai gan es saku, šī puse, kas sākas no Jaunjelgavas un šis lielceļš, kas iet caur Seci, līdz Stāboragam, līdz Vīgantei, manuprāt, ir ļoti glezlēns un ļoti kvalitatīvs, ja tā var teikt. Tā, kad es nebaidos vairāk cilvēkus, nesūtu pāri Pļaviņu Hesam, bet iesaku tieši braukt pa šo krastu un izbaudīt šo vietu un nebaidīties no tā, kad varbūt kādu brīdi būs jāpabrauc pa kādu putekļainu vietu, bet tas ir tā vērts. Tālūk Jaunjelgavā, par ko pastāstīja Linda Onužāne. Bet Sēlijas salas kopienas sadarbības tīkls tātad apvieno gan turismu pakalpojumu sniedzējus, kas pārstāv dažādas juridiskās formas, gan kopienas, kas nav reģistrētas, gan pašvaldības iestāžu speciālistus, gan arī zemnieku saimniecības un uzņēmējus, un arī, protams, biedrības. Un viena no vadošajām biedrībām, biedrība Ūdenzīmes, ir tā, kas darbojas ne tikai savā Kaldubroņas kopienā, bet arī visas vēsturiskās zemes teritorijā, lai ar saviem jau ilgadējiem resursiem un pieredzi palīdzētu visam sadarbības tīklam, un Ieva Jātniece ir nevien strateģiskā plānotāja sadarbības tīklam, bet arī ūdenzīmju vadītāja, un ūdenzīmes tieši ir tās, kas šogad un nākošgad 2 gadu termiņā īsteno sabiedrības integrācijas projektu Savienojums viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei. Tātad šis ir projekts, kurā tiks izstrādāts stratēģisks dokuments, plānošanas dokuments, pirmo reizi par visu Sēlijas vēsturisko zemi no Kaplavas līdz Jaunjelgavai, kur tātad tiks apkopoti gan statistikas dati par to, kāda ir reālā situācija pie mums šeit Sēlijā, šeit lauku reģionā, un arī iezīmētas, protams, vīzijas, ko mēs gribētu redzēt. Ko jūs esat Ieva sapratuši procesa gaisā? Projekts jau ir tātad 1. gadu iesācies, ko esat sapratuši, un kādas vīzijas izskan no kopienu pārstāvjiem? Vai tās tiek ņemtas vērā? Jā, paldies par iepazīstināšanu. Nu, vispirms 21. oktobrī mums Medumu tautas namā notiks Sēlijas NVO fórums, kur mēs jau prezentēsim šīs stratēģijas pirmo daļu, svidu analīzi un pievērsīsim uzmanību ceļiem. Arī ceļiem, ne tikai tādā tehniskās kvalitātes līmenī, bet ir ainaviskā līmenī, kā mūsu ceļi atklāja Sēlijas ainavu. Tas būs viens no aspektiem. Nākamais, par ko mēs runāsim, noteikti būs dabas un kopienas kapitāls. Vēlmes no kopienu cilvēkiem, principā, protams, tiek uzklausītas. Tā ir mūsu pamatnodarbošanās. Braukt uz semināriem, uz tikšanās reizēm, un būtībā tajos tiešais saturs ir tikai viena daļa. Otra un varbūt nozīmīgākā daļa ir tas, ko tu dzirdi no cilvēkiem, ko tu sajūti, ko tu ieraugi uz vietas, kā mainās šīs vietas. Tas, kas mums būtu jāņem vērā tieši turisma kontekstā, un arī, protams, šīs stratēģijas kontekstā. Paldies Ilzei, kas teica, mums patīk uzņemt viesus. Mums patīk uzņemt viesus, mēs nesniedzam turisma pakalpojumus. Ļoti gribētos, lai šis aspekts mums nākotnē saglabājas.
mēs Sēlijā īsti nesniedzam turisma pakalpojumus. Mēs uzņemam viesus. Jā, ļoti gribētos to saglabāt, tai pašā laikā saglabāt šo viesu aktivitāti, saglabāt jaunu viesu uzņēmēju augšanu, viņu kvalitātes pieaugumu, dažādību un, protams, lai visi šie brīnišķīgie viesu uzņēmēji, tā skaitā pundureži, viņi labi pelna un priecīgi dzīvo no tā, ko viesi ir atstājuši. Lūk, paldies. Viedi vārdi no projekta vadītājas Ievas, bet tātad projekts saucas Viedā reģiona stratēģija. Sēlijā šobrīd jau ir 4 viedie ciemi, kas ieguvuši šādu atpazīstamības zīmi. Tātad tāds, varētu teikt, atpazīstamības veicināšanas akcija, kas notiek ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Ko tad nozīmē šis viedais reģions, un vai nav pārāk arī nosaukt mūs par topošo viedo reģionu? Vai tiešām mēs tam jau esam gatavi? Kā tur bija ar to ezeru, nosauc viņu vārdā un tikai tad viņš nolaižas no gaista, ja? Nenosauksi vārdu, nebūs nekad. Un kad tad īsti jau kas varētu būt gatavs tādam nosaukumam kā viedais reģions? Nezinu, ja mēs nepateiksim, ka mēs esam gatavi, mēs uz to arī neiesim. Šobrīd mēs esam gatavi uz to iet, un patiesībā mums nav citas izvēles. Mēs nekad nebūsim ekonomiski attīstīts pie jūras reģions ar brīnišķīgu ceļu infrastruktūru. Nemūžam, bet viedais reģions mēs varam būt viennozīmīgi. Patiešām šī apņēmība stiprina ikvienu, un viena no viedā reģiona stratēģiskajām lomām ir arī sadarbībai. Vai šī gada laikā jums, kā kopienu un turisma pakalpojumu sniedzējiem, ir izdevies sadarboties ar kādām citām Sēlijas kopienām? Ilze, kā saukā? Es nezinu, vai tā tieši pateikt. Man droši vien jāatkārtojas, ko es teicu pagājušajā gadā, arī šogad. Vislielāko mēs to atbalstu no kopienām saņemam savās ikgadējās rožu svētkos, kad tiek uzrunāti līdzdarboties un piedalīties kaut vai tirdziņā, ka jūtam tiešām to atsauksmi. Bet tā, manuprāt, tā lielākā sadarbošanās ar kopienām ir tīri, tā cilvēciskā tā kopā būšana, jo, kāpēc arī es esmu šeit, ja? Droši vien kaut kāds egoisms, ja? Jo man patīk būt starp jums, man patīk saņemt atbalstu un arī šīs jaunās idejas, un arī tas, ko teica Ieva, ka mums vajag visu nosaukt vārdos. Man nelaimējās būt šogad, nebija iespēja Ilgas Muižā būt, bet savukārt pagājušajā gadā es tur biju, un mums bija tāds uzdevums katram pastāstīt par vīziju, iedomāties sevi pēc 5 gadiem. Un, ziniet, tas, ko es pastāstīju, šovasar viss notika. Tā kā vajag tikai pateikt un palikt, un es nebiju domājis, ka tas notiks ātri. Un tas, šī jau ir tā sadarbība, vai ne, un kopā būšana, un tāpēc mēs esam šeit, jo tiešām tas atbalsts, manuprāt, ir tajā mirklī, kad man viņš ir nepieciešams, es viņu varu saņemt, un tas ir pats būtiskākais. Kā ar sadarbību citiem Sēlijā veicas Ritas pagasta zaļumniekiem? Mums arī ir tā, ka tad, kad tajā ikdienā kaut ko dari, tad tā kā nolaižas rokas reizēm, bet tad, kad paklausies citus, kā viņiem iet un kā viņiem veicās, un viņi pastāsta, ka tomēr ir labi tas, ko dari, tad arī ir tas atbalsts, tas, kas arī pietrūkst ikdienā, kad jūti to atbalstu, tādu, kad jūs varat, jūs ejiet un darat, un jums arī sanāks. Un tāpat arī bija ļoti liels iespējas no Ilgumuižas, kad man liekas, es jau tāds maziņš, man tur nav jābūt, bet beigās, kad aizbrauc, un tu saproti, ka tu kaut kas esi, un tev arī izdosies. Un tas, tas ļoti, ļoti dod tādu pēcgaršu, kad jāiet un ir jāturpina. Ar sadarbību Jaunjelgavai? Es ceru, ka labi. Es ceru, ka to sadarbību jūt arī, es vairāk runāšu šajā gadījumā par uzņēmējiem, par mūsu amatniekiem, kas darbojās. Es ceru, ka viņi jūt mūsu atbalstu, un mēs mēģinām tiešām viņus atbalstīt, gan informēt par kaut kādiem notikumiem, kas varētu interesēt viņus un palīdzēt viņiem darboties, gan arī mums gandrīz vēl lielākai daļai no aizkraugas naudu turismo
punktiem, un centrā ir veikliņi, kuros mēs atbalstam tieši savus uzņēmējus un amatniekus. Un es ceru, ka viņi to jūt, un paldies arī Aizkraugas novada pašvaldībai, kad viņi atbalsta mūs un uzklausa mūsu idejas, un šajā gadījumā arī tūlīt ar notiks nākamā gada budžeta plānošana, un ceru, ka viņi novērtēs to, ko mēs daram, gan atbalstot Aizkraugas novada turismu, gan pašas Sēlijas, kā novada darbību, un es ceru, ka jā, es domāju, ka es ļoti ceru, ka uzņēmēji to novērtē, ko mēs daram, un man arī prieks, kad viņi uzklausa, un arī mēs mēģinām viņus uzklausot, kādas ir viņu domas par to. Protams, ka vēl tas lielais turisma sezonas tāds novērtējums nav bijis, bet to mēs katru gadu daram, gan turisma sezonas sākumā, gan beigās, un līdz ar to mums ir iespēja uzklausīt viņus un domāt par turpmāko sadarbību. Savukārt Ērberģi, kas atrodas pašos Sēlijas rietumos, zinām, ka uzaicināja pie sevis pašus tālākos austrumus, kā jums veids ar sadarbību, kā izvērtās šī te muižu tīklošanās, kas ir jauns sadarbības veids Sēlijā. Tiešām sadarbība mums šovasar ir bijusi ļoti aktīva, un nākamajā nedēļā mēs braucam uz Vecelienas muižu. Sadarbība notiek, gan pasākumi, gan uzņēmēji. Arī tad, kad mēs brauksim uz Vecelienas muižu, reizē brauc arī mūsu uzņēmēji un piedalās ražas svētkos. Un man liekas, tie kultūras pasākumi mums ir īstenībā tā. Es teikšu, ka mums katrs cilvēks ir savā vietā, un sadarbība notiek dažādu cilvēku jomā. Ja ir kultūras cilvēks, ar kultūras cilvēkiem, ja turisms, tad ar turisma jomu, un tad mēs izveidojam tādu lielu apli, un mēs nevaram viens no otra atrauties. Mēs sadarbojamies visi savās jomās un kopā. Paldies Silvijai no Ērberģes, un noslēgumā lielais vaicājums. Ko tad mēs gribētu darīt nākošgad? Ko mēs gribētu paveikt katrs savā salā? Bet vispirms tad Ievai Jātniecei vaicāšu. Viss jau liekas šogad notiek. Sēlijas kultūras programma pirmo reizi ir īstenot un aiziet. Sēlijas turisma tirgus notika kā jau katru gadu. Turisti brauc, autobusi brauc pat Igauņi un brazīlieši uz Sēliju. Vai mums vēl kaut kā trūkst? Ko mēs gribētu nākošgad kā sadarbības tīkls? Tīri no mana viedokļa un arī no tā, kas ir dzirdēts un pārdomāts, mums ir nepieciešams atrast šo te balansu starp viesu uzņemšanu un pašu enerģijas atjaunošanu. Tas ir ļoti nepieciešams. Tāda vērojot vēl kopīgās tendences, mums ir parādījusies tāda intensīva plūsma kā pieredzes apmaiņas grupas. Ne tikai turisms, bet pieredzes apmaiņa. Tur mēs esam ļoti pieprasīti. Mums ir nepieciešams sakārtot savu metodiku, lai mēs varam skaidri un gaiši pateikt, kā mēs to dabūjām gatavu. Starp citu, viens no populārākajiem jautājumiem, kā jūs iesaistīt uzņēmējus? Mīļie uzņēmēji, kā mēs jūs iesaistam? Jūs esat kopienas daļa. Kā Egita, kā tu varētu pateikt, kā tevi salas iesaistīja? Tā, labs jautājums. Vienkārši mani sazinājās, ka mēs tur kaut kur esam, dziļi laukos. Un mūs atrada, mūs izcēla gaismiņā. Un tas ir tas lielais paldies Sēlijas salām, kad tu neesi viens, tu neesi maziņš, un no mazumiņa sākas tas lielais. Tas ir tas ieguvums no Sēlijas salām. Jā, paldies. Lūk, tā ir viena atbilde. Mūs uzrunāja, mūs izcēla gaismiņā, un mēs tā kā jaucam šīs te robežas, kas ir starp nevalstisko sektoru, uzņēmē darbības sektoru, pašvaldībām, jo mēs visi darbojamies tā kā kopienas labā. Nākotnē gribētu redzēt to tiešām sastrukturētu, lai mēs to varam pasniegt tālāk, skaisti iepakot, un lai varbūt arī citi reģioni to var izmantot. Tā šķiet.
Bet tagad īsi vaicājumi jums, pašiem kopienu dalībniekiem, uzņēmējiem un biedrību pārstāvjiem, ko jūs domājat nākošais gadu izdarīt? Nē, nu, pēc šī gada Rožu svētkiem scenārijs jau ir gatavs nākošam gadam, tur neviens netaisās atkāpties. Ir domas, idejas un tik uz priekšu. Laikam tur lielākais, kas jāatrod kaut kāds spēks, gribēšana vai kaut kas sevi, jo ir skaidrs, ko vajadzētu, arī runājot par turismu, kuras joprojām apgalvoja, ka mēs it kā neesam turismu uzņēmums, jā, bet ir lietas, kuras vajadzētu un pat arī tādā dziļākā mērā, jo arī organizējot pasākumu, kurš mums tiešām ir ikgadējs, ir un būs, un viņš ir kā labdarības, ir un būs. Bet, ir skaidrs, kad ir droši vien, kad vairāk varbūt tās jāizceļ arī, jo mums ir svarīga sēlija, popularizēt sēliju un ar tautas masām, kas caur turien iziet, mēs esam šo vārdu, manuprāt, pa visu Latviju aiznesuši, bet kad droši vien, kad ir nepieciešams vēl kaut kāds PVNs, ja, un arī varbūt tā ir vairāk tieši kultūra, kaut kāda bišķi vēsture un kaut kas, kas pat tā kā ir zināms, kā tikai jāsaņemās un jādara. Ziema priekšā, padomdevēji arī visapkārt, tā kā, jā, bet turpinām strādāt. Es varu teikt to pašu. Mēs turpināsim uzņemt viesus, iepazīstināt ar sēliju, tā teikt, spodrināt to sēlies vārtu atslēdziņu, lai mēs būtu tādi pievilcīgāki un lai jau iebraucot Jaunjelgavā saprastu, jā, ka jūs esat sēlijā un droši nāciet, jautājiet, mēs jums stāstīsim un rādīsim, lai jūs iepazītu vairāk šo sēliju. Tātad mūsu mērķis ir pieteikties nākošu gadu kafejnīcu dienām. Tas būs tās liels izaicinājums, bet es iešu uz to un tiksimies pie mums kafejnīcu dienās. Man liekas, ka mēs veicinām sadarbību, jo es esmu paņēmusi šeit Aizkraukles novada bukletu, Neretas apvienības bukletu, un šis buklets ir izveidots arī lietuviešu valodā. Tātad mēs jau tagad esam sākuši sadarboties ar Rokišku tic, tātad ar Turisma informācijas centru, un aicināsim viesus arī no Lietuvas uz sēliju, jo mums ir tiešām brīnišķīgi objekti, ko redzēt. Mēs attīstīsim un arī pilnveidosim mūsu kultūras pasākumus, kuri, es domāju, ka mums tiešām izdodas kvalitatīvi. Un mēs sociālajos tīklos informāciju sniedzam, un arī tātad pirms šī pasākuma un arī pēc pasākuma mēs dodam arī tādu pēcgaršu, kā tad mums šis pasākums ir izdevies. Mums ir ļoti laba sadarbība visā Aizkraukles novadā ar visiem turisma centriem, mūsu turisma centru un visiem punktiem. Tagad sāksim veidot arī ar Jēkabpils novadu, es domāju, sadarbību lielāku. Un ja iebrauc vienā objektā, tad, protams, sūtam tūlīt uz otro. Un informāciju sniedzam bagātīgu, lai cilvēkam acis mirds, ka viņam tiešām tajā vietā ir jāiebrauc, jo sēlija ir skaista. Un Sēlies sals man to apliecinās noteikti katrā vietā. Biedrība Ūdenzīmes un kopienas sadarbības tīkls Sēlijas salas turpina rakstīt viedā reģiona stratēģiju, kas ir tātad augsta līmeņa plānošanas dokuments, kuru jau mēs no savas atgriezieniskās saites zinām, ka gaida gan Latvijas pašvaldības savienība, gan Reģionālās attīstības ministrija. Šis ir dokuments, kas sabiedrībai būs pieejams 2024. gada rudenī, nākošajā rudenī. Tātad liels nopietnas dokuments, kur daudz burtu sarakstīti. Bet vai, Ieva, ir kādi konkrēti klātienes un varbūt neklātienes pasākumi, kas ārpus šī dokumenta rakstīšanas būs gaidām nākošajā gadā visai Sēlijai? Visai Sēlijai, protams, jau mums būs tradicionāli Sēlijas kopienu pavasara fórums un Sēlijas kopienu rudens fórums. Rudens fórums, kā jau es teicu, šogad Medumos. Par pavasara fórumu mēs vēl vietu izdomāsim, bet es pieļauju, ka tas būs austrumu daļā. Un attiecīgi rudens fórums ar konkursu Sēlijas sudrabs apbalvošanu droši vien, ka rietumu daļā. Es tā pieļauju. Tad ļoti ceram, ka mums būs arī Sēlijas kultūras programma.
Protams, kā gan citādāk, vai ne, nu mēs taču nevaram atkāpties. Tāda stratēģijas kontekstā, viedā reģiona stratēģijas kontekstā mums ir paredzētas, manuprāt, 7 fokus grupas, ar kurām mēs noteikti nākamgad arī brauksim aprīlī, maijā runāties ar cilvēkiem. Tur arī būs iespēja izteikt savus viedokļus, iebildumus, uzlabojumus, tā teikt, pavairot viedumu šim dokumentam. Nu, tas ir tas, ko es varu pateikt ātrumā par nākamo gadu šobrīd. Un, protams, nākošajā gadā mēs ceram, ka tiks izsludināta arī Sēlijas kultūras programma. Un, protams, Sēlijas turisma tirgus nemainīgi notiks pavasarī, lai mēs atkal varētu satikties un ieskrieties jaunajai turisma sezonai. Bet šobrīd es paldies saku visiem runātājiem, kas pastāstīja, kas notika šajā turisma sezonā un kas gaidāms nākošajā. Un paldies Silvijai Lisovskai no Ērberģes muižas. Paldies Ievai Jātniecei no biedrības ūdenzīmes un no Sēlijas salu strateģiskās plānošanas nodaļas. Viena cilvēka sastāvā. Paldies Egijai Medveckai no Ritas pagasta zaļumnieku sētas mini zoo. Paldies Lindai Jonažānai no Jaunjelgavas turisma informācijas punkta. Un paldies Ilzai Līcai no Saukas pagasta zemnieku saimniecības ārītas. Šāds lūk te darbīgs Sēlijas turisma gads nav gluži vēl noslēdzies, vēl mazliet turpinās. Un tikpat darbīgs būs gaidāms arī nākamais. Paldies visiem klausītājiem šeit klātienē Neretas kultūras centrā un paldies arī tiešraides skatītājiem, kas vēroja mūsu tiešraidē Sēlijā un visā pasaulē. Projekts Kopienu kompetences stipram sadarbības tīklam tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par tā saturu ir atbildīga biedrība Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas, lai stiprinātu vietējās Sēlijas kopienas un kopienu ļaudis turisma pakalpojumu sniedzējs, viņu kompetences un viņu zināšanas, kā kļūt gudrākiem, labākiem un spožākiem pasaules centriem katram savā salā. Paldies arī par šīs tiešraides nodrošināšanu gan Aizkraukas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un Jēkabpils reģionālajiem Radio 1 par tehnisko nodrošinājumu un, protams, vislielākais paldies Neretas kultūras centram par mūsu uzņemšanu šajās jaukajās, skaistajās telpās. Paldies un lai mums veiksmīgs rudens! 25 gadi ēterā. Sveiciens visiem mobilā telefona lietotājiem. Mani sauc Vitālijs Pruckis, esmu Aizkraukles novada sabiedrisko attiecību speciālists. Un tagad es tev izstāstīšu visu par mūsu novada jauno mobilo aplikāciju. Bija tur? Bija. Tev gan jau ir jautājums, ar ko tad mobilā aplikācija atšķirās jau no esošās novada mājaslapas, jo abās vietnēs ir gan aktuālie novada jaunumi, gan pasākumi. Bet vai vispār ir vērts tērēt laiku uz to, lai stāstītu, ka šis ir daudz vērtāk? Vienmēr par rokai, viegli pārskatāms un pats galvenais, jebkuru tev interesējošo pasākumu tu vari pievienot savam mobilā telefona kalendāram. Es zinu, ka daudzi no Aizkraukles novada vismaz vienu reizi ir dzirdējuši frāzi šeit nav ko darīt, šeit nav kur aizbraukt, šeit nav ko apskatīties. Bet kur tu vispār esi bijis? Interesē vēsture? Lūdzu. Varbūt tev patīk pastaigas brīvā dabā? Lūdzu. Gribi garšīgi paēst ārpus mājas, bet nezini kur? Lūdzu. Un ja no šī visa lielā turisma piedāvājuma tu nevarēsi atrast to, kas tev patīk, nu tad es nezinu, gan jau jāpārvācas, jo tu paskaties, cik daudz. Un ja šis tevi neuzrunā, tad mobilajā aplikācijā ir novadnieka kartes elektroniskā versija. Skenē QR kodu, saņem atlaidus un unikālus piedāvājumus. Sīkums, bet patīkami. Cienījamo uzņēmēji, piedāvājums tieši tev. Ja tu gribi kļūt redzamāks un piesaistīt vairāk klientus, mēs dodam iespēju bez maksas ievietot savu piedāvājumu mobilajā aplikācijā. Vairāk informācijas, kā to izdarīt, mājaslapā aizkraukle.lv sadaļā mobilā lietotne. Nedaudz par lietišķo.
Turpmāk iesniegumus vispārīgos jautājumos tu vari iesniegt vien ar pāris klikšķiem. Viena no manām mīļākajām featurām ziņo pašvaldībai. Piemēram, pie mājas salūza soliņš, vai ceļš nav iztīrīts, vai līgotāji atstājuši šmuci atpūtas vietā. Viena poga, un mēs uzzināsim par tavu sāpi. Tev vairs nav jādomā, kur, ko un kam sūtīt. Viss ir šeit. Iedot ķepu. Naudas. Buču iedot. Naudas. Tāpat caur aplikāciju tu ļoti ātri un ērti vari nodot ziņojumu pašvaldības policijai. Runājot par citām aplikācijas iespējām, gribētos izcelt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriedes, jo pateicoties šim, iedzīvotāju idejas un vēlmes sasniegs mūs ātrāk. Centos izstāstīt visu īsi un kodolīgi. Neko nespiežu, bet aplikācija ir forša. Lejuplādē un Aizkraukles novada pašvaldība vienmēr būs tavā kabatā.